Čau! Prieks, ka es uzspiedis play pogu tieši šim podkastam. Es esmu Ines Puček, un jau 4. gadu es sarunājos ar Latvijas alpīnistiem un kāpšanas sportā entuziastiem. Un pa šiem gadiem vairāk cilvēki man ir uzdevuši jautājumu, vai tu to dari pa velti? Kāds tev par to maksā? Nē, es nesaņemu atlīdzību par podcastu. Un es arī esmu izlēmusi, ka šis nekad nekļūs par maksas saturu, jo es gribu, lai šīs sarunas ir pieejamas visiem, it īpaši vecāka gada gājuma cilvēkiem, kuri savulaik ir braukuši uz kalniem, bet šobrīd to vairs darīt nevar, jo, kā viņi paši man ir teikuši, caur šīm sarunām viņiem ir iespēja izdzīvot kalnus atkal un atkal. Savukārt aizvadītajā sezonā viens no maniem viesiem, Aigars Lismanis, pēc sarunas man uzrakstīja ziņu, ka viņš gribētu atbalstīt manu darbu ar ziedojumu. Es mazliet samulsu par to, bet ziedojumu es beigās pieņēmu. Un šī Aigara rīcība man lika aizdomāties par to, ka varbūt ir vēl kāds tāds cilvēks kā Aigars. Tāpēc es esmu pievienojusies to satura veidotāju pulciņam, kuriem var uzsaukt virtuālo kafiju. Tātad, ja tu vēlies manu darbu atbalstīt ar ziedojumu, tad pie šīs sarunas apraksta ir saite, kas aizvedīs tevi tālāk uz vietni Baimie kafiju. Paldies, ka noklausījies šo garo monologu un ķeramies klāt jaunākajai sarunai. Lai patīkam klausīšanās! Tad mēs sākām pirmos glābšanas darbus savam komandas biedram. Visi mēs bijām tā kā skarbie veči, bet ar asarām acīs. Nevar pusotru mēnesi, kā es saku, nodzīvot 3 kvadrātmetros cilvēku nestrīdoties. Tad tu saproti, kur tu atrodies, kāpēc tu tur atrodies. Un saproti to, ka bļāviens šits tev biedē. Ja es smējos tās laba kāzas dāvēt, vienkārši pazūdis pusotru mēnesi reiz pēc kāzām. Es ceru, ka viņi aizbrauks medus mēnesī kopā arī kādā. Tā kā mēs nācām no Samonī, mēs visi apraudājāmies kaut kādā brīdī. Tad augstkalnu vienlīd. Kur tu to inventāru likšu tagad? Ja nu kādā vajag zābaku vienu. Gandrīz vai pat aizno no lidmašīnas. Pie otra mikrofona ir apsēdies fizioterapeits un lektors Edgars Ozols. Čau, Edgar. Čau. Kā tāds karsts pīrāds, viņš tikko no krāsnes atlidojis un gatavs sarunai. Jā, bet īstenībā es tā parēķināju. Man liekas, ka nav pat 24 stundas pagājušas, kopš tu esi ieradies Latvijā. Tāpēc es ļoti novērtēju to, ka tu esi gatavs uzreiz nākt un runāt. Un īstenībā jau tas ir pats labākais, jo noteikti tās sajūtas, emocijas, viss vēl ir riktīgi svaigs. Mums bija tāds filmas ietvaros jautājums savstarpējais par to, kādēļ mēs to darām, un uz tā atbilde īsti nebija līdz galam nobriedusi, tāpēc vēl tur tās diskutabls jautājums, bet, es domāju, ka būs ok. Tu esi viens no tiem 5 mūsu alpīnistiem, kas sasniedz 2-7 virsotnes šajā vasarā. Īstenībā man ir jāsāk ar apsveikumu. Ar apsveikumu par paveikto. Es ļoti sekoju jums līdzi, un es ļoti priecājos par to, ka jūs gan bijāt virsotnē, gan visi sveiki un veseli esat nonākuši mājās. Tā kā esat liela maleči, man prieks par jums. Liels paldies komandai un visiem pārējiem arī skatītājiem, atbalstītājiem, jo tie pozitīvie vārdi bija pats svarīgākais, kas mūs tā kā turēja, tā teikt, mundrus, lai nekļūdītos un būtu viss kārtībā. Jums bija pieeja internetam, ja pietiekami daudz? Protams, par maksu. Internets briesmīgs, kas jāpiesaka, ne vairāk kā 4 cilvēku bāzē varēja vienlaicīgi sēdēt mums uz sakariem, un es nezinu, Latvijā tu neesi pieredzis maksāt $5 par stundu ar internetu, tāpēc, bet internets bija, sakari mums bija lejā, bet augšpusē vienīgā komunikācija satelīta telefona. Kas bija tā pirmā lieta, ko riktīgi gribējās izdarīt, atbraucot uz Latviju? Paēst. Tiešām tāds komforta ēdiens, kam tu esi noilgojies, jo tā bāzes virtuve bija salīdzinoši vienveidīga, kā jau Tadžikistāna. Un tas, kas bija paņems līdzi arī, kā jau kalnos ir tas, kas ir paņems līdzi, kartupeļu piesput ar desas, siers un visi vienāds. Un tev vienīgais padzēriens paliekam tēja vai kafija. Un šorīt, teiksim, no rīta tikko arī izejot no mājas, jau pirms kafēnītes darba laika es jau biju pie durīm 10 minūtes.
10 minūtes ātrāk, jā. Mārpas pusītē, jā. Un, protams, tā bija beķerei. Tur bija banāna maizīte, karameļa maizīte, sāļas, saldas, galds bija nokrauts, 2 kafijas, padzēriens vēl pa virsu. Un es domāju, ka brokastīs, man liekas, ja kāds uzturs speciāls klausās, tad es biju cukuru uzņēmis, man liekas, tik daudz kā nekad. Un tad visi nomestie kilogrami kalnos ir veiksmīgi uzēsti atpakaļ. Vai kāda vispār ir statistika par kilogramiem? Par kilogramiem runājot, ir tā, ka es pazaudēju pēc pirmā izgājiena 7 kilogramus kopsumā. Pēc otrā izgājiena man bija kopsumā -10,5, bet tagad, kad es nosvēros vakardienu, -6 palikuši tādi konstanti. Drusciņi esi paspējis uzēst atpakaļ. Bet no komandas mūsu rekordists, es varētu pateikt, Uzslavu Matīsam. Viņš pazaudēja 19 kg kopsumā pa šo te visu braucienu. Tā kā no sava svara, nevis no somas svara? Nē, no sava svara, jā, jo viņš atbrauc, viņam bija 109 vai 108 kg, un viņš bija 89 lejā pēc Samonijas mailes nokāpjot. Jums tur svari ir? Bāzes nometnē, jā, jo mums, tā kā mēs devāmies ar helikopteru, tad mums gan lidojot augšup svēra visus, izņemot mūs, bet lejā svēra bagāžu un arī mūs. Un, jā, mums pat video ir uzfilmēts, mēs tur smējāmies, ka jānofilmē video, cik mēs sākumā varam, cik mēs varam beigās. Un Matīs mums ir, jā, tāds konstants rekordists. Un kā vakardienu Valdiem sieva teica, tad viņš ir galīgi izkāmējis. Jo mēs vēl bijām tieši aizgājuši dušām B, apcirpties, matus atsvaidzināt un bārdus visu sakot. Wow! Un Valdim to bārdiņu, kas viņam bija tāda kārtīgi gar uzaudzēta, viņam tur tā nocirpa, ka viņš izties pēc puikas iznākot ārā. Un tā mēs tur tā baigi iesmējām, jā, bet sakopāmies mēs visi, jā, pirms atbraucām, pirms vakariņām un pēdējām, kas bija Samarkadā, lidojot apakaļ, un tā kā tas tāds svarīga lieta. Tad tu uzticēji savus matus arī nogriezt tur vietējiem frizieriem? Jā, es uzticēju un visu cieņu. Es nemaldos, 4 eiro samaksāju. Salods, kas bija pirmais, ko mēs iegājām, jā, Valdi iekšā, tāds, ka tev ir lielveikals, tev ir maziņš saloniņš, tā kā lielveikala kaut kādā stūrī. Un tu iekšā, tur džeki normāli strādā, kaut kā tur 5-6 gabali, visu cieņu, visu kārtībā. Bet tev tas, kas Latvijā nav pieņemama, teiksim, tev visi tie dvieļi, viss, kas, ko tu mazgā matus, tev stāv tā kā lielveikalā starp čipsiem, vienkārši žāvējās. Tā kā, bet, jā, man tāds ātrā apkopīta bija, un Valdim tur bija full service, tur jūs galvu noskulu bāru sakop, visu pārējo, bet viss kārtībā, tā kā. Bet šis ir baigi forši. Es nebiju iedomājusies, ka puiši tādi nonākuši lejā no kalniem un pirmais, ko izdara, nonākot pilsētā, ejam uz frizētā. Jā, tur bija nepajokām, tur bija tā, ka tur, kā es saku, ja tu redzi savus brokas pusdienas vakariņas bārdā, tad jau bišķi pa daudz. Bet, ap citu, es to gribēju Uzslavu pateikt, tev nav jenot iedeguma. Jā, šis ir tas arī stāsts, ko es brīnījos bāzes nometnē, jo tur nonākot lejā no virsotniem cilvēkiem, tās sejas ir briesmīgas. Tā kā, brīlis viens iesauļos, tas tur arī, nezinu, spēlēt pludmales volejbolu Latvijā var dabūt. Bet lūpas tur cilvēkiem tā nodeguši, kā asiņo un viss briesmīgi. Un es tā domāju, tāds bļājiens, ja mēs šitā te nonāksim lejā, tur 2 virsotnes un tev 2 reiz nodeg tā seja. Un tas periods, kad tu esi atpakaļ braucis, ir salīdzinoši īs jau pēc virsotnes. Latvijā tad staigās ar tādām asiņainām lūpām. Ne cilvēks. Nē. Bet mēs nonācām, jā, visu cieņu dermatologiem par labām rekomendācijām sauļošanās krēmiem, jo mēs tiešām, lielākoties, mums visiem bija diezgan kvalitatīvi tie krēmi, un mēs arī centāmies viens otram atgādināt, smērēties. Un tāpēc, laikam, arī ir tīri tā, ko tā seja. Bet labi, sāksim tad runāt tā pa īstam un sāksim no paša sākuma. Tātad 5 vīru kompānija, tu, Edgars Madžulis, Matīs Grāvīts, Mārtiņš Sudārs un Valdis Puriņš. Ap kuru datumu jūs aizbraucāt? Mēs aizbraucām ap 14. jūlijas. Un es saprotu, ka jūs izlidojāt no dažādām valstīm. Jā. Kaut kādā brīdī satikāties Dušanbē?
mēs ar, kā es saku, mazo Edgaru, jo es biju lielais Edgars, Maģulis bija mazais Edgars, mēs braucām kopā. Matīs arī mūs lidoja no Rīgas, mēs trietā izlidojām. Es domāju, ka tas stāsts jau sākās ar lidostu, ka valsts jau bija aizbraucis jau uz Taģikstānu. Un mums bija jāved trietā 5 vīru bagāžu, tā teikt, sākot ar visu ēdienu, visu pārējo, jo mums tas ēdiens, paldies visiem Latvijas atbalstītājiem, kas mūs atbalstīja, Dobeldzirnovniekam, Lido un visu pārējo, kas sadeva visādus foršas produktus. Lido des, vienkārši. Tik daudz desas, ka dzīvē nesēdz. Cietā diesiņu vienkārši uz urā aizgāja. Bet tas brīdis, kad mazais Edgars bija jau uz lidostu atbraucis un viņš piebrauca mašīnu, un to vienkārši 2 lielie rati ar putrām, visādām kartupeļu un visu pārējo desām, gaļām, bekoniem, un saprotu, ka jūs esat trietā. Un saprotu to, ka tev ir 30 kg soma. Protams, kā jau visi mēs bijām super aizņemti, neaizdomājamies to, ka jāpaņem vēl viena 30 kg soma, ko nodot. Un tev ir tikai sava personīgā 30 kg soma plus rokas bagāža. Un tu saproti to, ka tu vispār nedabūsi iekšā tos 50 vai 60 kg, kas tev ir lieka pārtika. Un tam mums bija ātri zvanīja valdi, ko ņemt, ko atstāt, ko mēs tur pirksim uz vietas. Obligāti gaļa jāņem visa. Bet jūs beigās piepirkāt vēl vienu somu klāt, vai ne? Nē, jo mēs skatījāmies iepriekšējā vakarā, mums bija tāds pēdējais Zoom meetings attālinātais, kad soma mums izmaksāja 420 eiro līdz turienē. Viena soma papildus. Papildus soma, jā, turkšana bija 420 eiro vienā virzienā, un tad mēs tā domājam, ka varbūt to auzu pārstu būtu nopirksim turpat tās uz vietas. Bet jūs varējāt... Zini, kā ir tās smieklīgās bildes, kur ir uzvilkts mētelis mugurā, un tad tas sakārts iekšā. Desām. Jā, tāda desa paka apkārt aplikta. Tas varētu būt pārprotam lidostā, ka tev tur kaut kas salikts. Bet, jā, un tad mēs tur šķirojām, ko ņemt, ko neņemt. Protams, tur pasteicu vispār, ja bekonīs ņēmām, cik vien var sastumt visās vietās. Bet interesantākais, kā mēs ar Edžuriju smējāmies, ka Matīs mums atbrauc. Protams, viņš nokavēja. Viņam ir soma lielā transporta. Un viņš atbrauc vienkārši visu to somu, vienkārši izmet pa lidostu. Un viņš sāk šķirot mans, kurus vispār jāņem līdzi. Jo Matīsu, tā teikt, es domāju, arī vispārēji klausītāji un skatītāji var apsveikt, ka viņš tieši dienu iepriekš apprecējās. Oh, wow! Apsveikumi Matīsam, mazliet līdzjūtība viņa sievai. Jā, es jau smējos, tās laba kāzas dāvana, vienkārši pazūdas pusotru mēnesi reiz pēc kāzām. Es ceru, ka viņi aizbrauks medus mēnesī kopā arī kādā. Cerams, jā, bet viņš atbrauc, viņš tikko bez mazliet no kāzām ir. Viņam somā ir pārāk daudz jau pārkrāmēt, un mums vēl kopējā pārtika un vispārējais, kas jādabū tajā somā iekšā, un to viņi tur saka šķirošanas visām pusēm un vispārējais. Viņš jau bija stundu laikam iepriekš, cik es pareizi atceros, vēl veikalā madracīti pirka un kaut kāds sīkums. Matīs ir tāds, pēc nostāstiem izskatās tāds diezgan liels avantūris. Man noteikti ar viņu vajadzēs aprunāties. Viennozīmīgi, jā, Matīs, viss cieņā. Un tad mēs tur sapakojāmies, jā. Un ko mēs varējām, to mēs paņēmām. Protams, paldies lidos darbiniekiem, kas pievēra acis uz pāris liekiem kilogramiem visās summās. Bet mums jau tas smējoties reģi bija vistrakākais tas, kad vai mūs vispār ielaidīs, teiksim, tajā pašā Uzbekistānā, ka tev ir tur 15 kg desu somā, teiksim. Kontrabandisti. Kontrabandisti, jā, tādā ziņā. Te jūs lidojāt cauri Uzbekistānu un tad uz Dušanbē, ja? Jā, braucām. Uz Taģikstānas galvaspilsētu. Mēs nelidojām, mēs braucām ar transportu, jā. Jūs izlidojāt trietā no Latvijas, Mārtiņš Sudārs lidoja no Itālijas? No Itālijas, jā. Un Valdis bija kaut kur jau tanī galā. Jau tanī galā bija, viņam bija jāizbrauc ārā, jā, un pēc tam jāiebrauc apakaļ. Un kā rezultātā mēs visi satikāmies Dušanbē. Jā, es tieši gribēju šo iezīmēt, ka realitātē jūs 5 līdz tam brīdim, kad esat atlidojuši uz Dušanbē, jūs nebijāt dzīvē satikušies vispār.
Nē, mēs bijām Bijāt? satikušies. Visi kopā 5. Visi kopā 5, ne bez Mārtiņa. Mārtiņš mums pieslēdzās Zoomā vienmēr no kaut kādām sacensībām. Mārtiņa, alu nedzer daudz, jo vienmēr viņš bija kaut kādās skriešanas sacensībās un ar alus glāzi rokā. Viņš vienmēr beigās pieslēdzās, un tam mums bija tāda mazie mītīņi pa visu to plānošanu, braukšanu, kas ko kā, kas kuram jāizdara. Teiksim, man bija tāpat medicīniskā puse, visa aptieciņa jāsagatavo visai komandai. Viņš tur pārtiku paņem, tur salas pa visiem šiem te atbalstītājiem, visu pārējo. Tā kā mums tāda mītīņa pirms tam bija diezgan daudz, un Zoomā man tā, mēs tikāmies pirms brauciena, reizes 10 vismaz kopsumā. Nu jā, bet īstā dzīvē satikšanās tad jums Tikai bija. Dušanbē, jā. Pirmo reizi Dušanbē tikāmies viesnīcā. Kā mēs tikāmies, ko mēs darījām, tas lai paliek tur patās. Labi, es saprotu, ka svinējāt kopā sanākšanu. Jā, ar konjaku, kurš saucās Summit. Summit. Tas jau īstais konjaks ir pareizākais, Jā. ko paņemt uz tādām svinībām. Tu jau šo to iezīmēji. 44 dienas kopumā bija šī ekspedīcija. Kilogrami somām, man liekas, ka līdz galam tā kā nav saskaitīti, vai tomēr ir? Nē, ar tām somām mēs ar mazu vēģu saskaitījām. Mums bija 4 transporta somas kopsumā pa 30 kg, kuras mums bija mašīna uz robežu Taģikistānas, kurai, ja cilvēki nezina, jāiet ar kājām pāri. Tā kā tu izēji cauri Uzbekistānas robežai, pasīt parādu, un tad tur ir kaut kādi metri 300, 400, kur tu vienkārši nes tās somas. Un, mēs divatā nesām faktiski kaut kāds 120, 140 kg tā kā ārā, tur 40 bez mazai grādu plusā, un tu vienkārši vienā robežu kontroli 4 reizes pasis parādu un ejiet tā kā, kamēr tieslīdz tajā Taģikistānai. Un tad mūs sagaidīja transports, un tad mēs uz Pandžikentu aizbraucām pie Doka, kā mēs sakam, pie valda ārsta. Valdim tur ir, tie, kuri klausījās iepriekšējās sezonas pēdējo sarunu ar Valdi, tur viņš izstāstīja par šo Pandžikentas ārstu. Viņiem ir palikušas tādas ļoti draudzīgas attiecības. Jā, fantastisks cilvēks, gudrs, šausmīgi, kā jau neiroķirurgs, ar fantastisku māju, skaistu. Vienkārši ņemot ārā Taģikistānas to visu vidi. Kāda ir šīs te mājas, vienkārši neierast. Viņam ir milzīgs dārzs ar, man teiks, visiem iespējamiem kokiem, kas viņš pa visu pasauli salasīs. Viņam tur sākot ar persikiem aug. Mēs vēl skatījāmies tiešā, faktiski 2 dienas atpakaļ. Vīģes, hurmas, viss tev vienkārši tev visu bez mazā, jebkurā brīdī tu aiziet, paņem dārzā noplūc auglīti, sēdu un ēd. Drīkstējāt? Jā. Mums tur cienāja vīnogām, tur patās audzētām un persikiem un bija diezgan foršiem, tāda ļoti jauka vieta. Labi, vēl mazliet par skaitļiem. Cik šis brauciens tev izmaksāja? Savam sirdsmieram neesi saskaitījis? Vēl neesmu rēķinājis, jā, bet rupi rēķinot, tur tas izmaksas ir faktiski atkarīgas no tādas pakotnes, kuras tu ņem, respektīvi, ko piedāvā šis te aksais. Mums bija, kā mēs visi smejamies, ja tā var izteikties, rupjāk bombušu paketi, vislētākais, paši tikai helikopters aizlido, paši gatavojam, paši savām teltīm, neizmantojam nekādas viņu uzbūvētās teltas, neko tādu autonomā vidē dzīvojam. Tā pamatpakotne bija 2,4 vai 2,5. Plus vēl... Plus avio un tur... Plus avio biļetes, droši vien arī veselības apdrošināšana, ceļojuma apdrošināšana. Veselības apdrošināšana, bāzdārgais internets, konjaks un viss pārējais ekstras, jā. Bet pirms šī brauciena tev vajadzēja arī papildināt savu ekipējumu, vai tev tā kā plus mīnus viss bija? Par ekipējumu faktiski tika papildināts ļoti daudz, kas, jo tāda augstumās nebija kāps, līdz ar to te uzreiz zābaki, termoveļas atbilstošas, softshells, hardshells, viss sakal, tā kā no kāpšanas inventāra faktiski nekas netika papildināts. Tikai tīri no apģērba, kas tāds īstenībā Latvijā maz izvēle. to mēs zinām, jā. Skumi, jā, bet ļoti maz izvēle, teiksim. Un plus vēl jaunos zābakus saplēs. Saplīs, nesaplēs. Varbūt var sūtīt atpakaļ.
Cerams, jo rāvējs slēdzējs noplīst tieši pirms samonija virsotnes, un kā rezultātā nācās MacGyverentīt. Labi, ka bija MacGyveren līdz, kurš jums bija par remontu kompleksu atbildīgais. Mums bija Matīsam, viņš vismaz nesāja mūs visu laiku līdzi, un ņemot ārā no remontēšanas, es tev gribu atvainoties, ka somas aplēs. Ko? Tāpēc tu viņu man neatvedi tagad? Nē, viņi nav izkrābēti vienkārši. Stāv vēl projām koridorī, bet lēncīt, jā, bet mēs sašovām, visu pasmūko, visi kārtībā. Tad Zābaks Matīs savu tikko nopirkto paklājiņu uzspridzināja. Tas arī bija interesanti uz Pamiru plato. Pūt ārā un trāpīja pret zelksni, kas bija uzlikts uz nojām. Un vienkārši smuki pārplīsa visām dūnām visā. Bet viss cieņa valdim, meistars, zelta rokas, salīmējām, turēja nedaudz. Tā, ka pa pāris stundām nedaudz jāpiepūš, bet viss kaut kas tika remontēts. Kā mēs sakam, es ceru, ka mēs saziedosim valdim jaunai Somai, jo viņš viņu remontēja, man tā liekas, reiz 10 vismaz, jo tur viss kaut kas noplīsa. Valdim bija tā pati pelēkā soma? Jā, tā pati jaunā pelēkā soma. Bet tā ir tā soma, man liekas, kura viņam ir katrā braucienā līdzi. Viņa jau tā ir tāda diezgan, tā kopā turās ar Dievu uz pusēm. Pieredze, kā es saku. Zābaks, man liekas, viņš atstāja. Samarkandas viesnīcā, man tā liekas, jā, beidzot atstāja. Jā. Bet, es domāju, ka arī no tādām lietām ir grūti atvadīties. Jā, Mārtiņš arī Zābaks savus Augstkalnu atstāja nometnē. Jo mēs piefiksējām, ka pēc samonija viņam zoli nāca jau nostāja. Tā kā viņi tur palika. Varbūt kāds izglābs, sataisīs un būs viss kārtībā. Jā, es mazliet nošokējos par to Matīs paklājiņu, jo es biju mazliet vīlusies savā paklājiņā, kas man bija uz Avicenas smaili. Viss bija kārtībā, viņš bija piepūsts, bet tomēr tā kā mazliet jutās, ka nāk augstums cauri no sniega apakšā. Un tad Edgars savukārt man izglāba savu paklājiņu pārgriežot. Pusītis arī izmantoja. Ļoti labi, viss kārtībā. Es gribētu uzslavēt savu paklājiņu, ko es arī nopirku. Starp citu, jā, tas nav tā tehniskā inventāra. Nopirku ļoti labs. Viss cieņa tiešām. Klāja vaļā līdz galam. Kas tas ir par paklājiņu? Sea to Summit. Modelis nepateikšu, bet pietiekami dārgs. Ceļotājā pietiekami dārgs, kur tu ļoti saudzīgi izturies ar viņu, bet augstuma ziņā, komforta, plus viņš ir garajā versijā, vienkārši fantastisks. Tiešām es ceru, ka es viņu nekad nepārdūšu, nepārspridzināšu, viņš man kalpos līdz beigām. Varēs man apguldīt viņā. Bet tiešām ļoti labs, ja kādam interesēs, varēs ierakstīt komentārā, aizsūtīšu modeli, jo tiešām nevienā brīdī ne kājas sala, ne muguras sala, nekas arī 6-9 guļot, vienkārši bija fantastisks tiešām. Man liekas, ka tu arī man jautāji par guļammaisu pirms šī brauciena. To arī tev nācās nopirkt? Nē, to es aizņēmos no valda. Tas, kas ir bijis 8,000 ar pieredzi, silts. Viegli salīdzinoši. Un bija ok īstenībā. Īstenībā tiešām šajā braucienā, teiksim, ja pa nakts mieru runā un salšanu, man tā liekas, vienā vietā tikai nācās kājas somā ielikt. Jo bija baigi vējains, bet kopsumā bija ļoti labi. Kāda bija tā gaisa temperatūra robežās plus mīnus? Ja neskaitam tos 40 grādus plusā, kas bija pilsētā. Tā temperatūra bāzes nometnē bija faktiski kaut kādiem 10 grādiem plusā konstantā. 4,3 km augstumā, tur jau saulīt spīd, vējš nav, tur diezgan komfortabli. Tā, ka izēja ārā, tur šortos mēs tur staigājām, maiciņās bija ok. Tādā augstākā nakts, es tagad īsti neatminos, bet man teiks pat nebija pie 6-9, bija pat zemāk, man teiks, kur baigi vējš pūta kaut kādi 11 mīnusā pa nakti. Lai cilvēki saprot, ja tu atstāji ūdens pudeli ārā teltī, tad viņi no rīta ir sasalusi. Un ja tu gribi padzerties no rīta kaut ko nedaudz siltu, tad viss tiek likts guļamais iekšā. Tur mēs centāmies stumt visu iekšā, cik vien var. Un, protams, konjaks nesasals. Tas mums arī bija līdzi, bet tikai pēc virsotnes nākot lejā. Tur nedaudz, tā teikt, sasildījāmies.
Tu pieminēji Aksai, tas ir Aksai Travel, tas ir vietējais tūroperators, kas piedāvā kāpšanu jau šajā te reģionā, un viņa tā programma, cik mēs tur no malas paskatījāmies, ir uz naudu tendēta. Pēc iespējas ātrāk, īsāk uzvedām augšā heļuku, īsas aklimatizācijas un pat taisno uz virsotni. Tur tā, ka, tāpēc arī mums arī nācās tur tiem cilvēkiem palīdzēt, kad viņi tur tā šausmīgi kompakti, lai to cilvēku apjomu dabūtu cauri. Runāju par kopējo skaitu un bāzē, kā cilvēkiem, ja nemaldos, mēs bijām 100 cilvēkiem kopumā tajā visā periodā, pusotrā mēnesī ap 100 cilvēkiem izgāja cauri. Ātrākie, kas atbrauca, arī visātrāk aizbrauca. Nevis tie, kas uzkāpa, bet tiem, kuriem veselības problēmas bija, jo tas pacēlums ir faktiski tur zem 2000 lejā pilsētā, un tu uzbrauc uz 4,3, tu uzēji klimatizāciju, kā ķermenis norieģē. Dažam labāk, dažam sliktāk. Pirmie diezgan ātri aizbrauc lejā vienkārši ar ārkārtas reisiem, kuriem tiešām tā veselība sliktāka bija. Viņi nobrauc lejā. Tāpat tās arī kā Mārtiņa draugs Polis Vočaksijā, arī paraplānists, kurš arī gribēja augstkalnos uzkāpt, palidot lejā. Viņš bija tieši arī šajā te Orubļā mums kopā. Viņam arī bija slikta pašsajūta. Viņš aizlidoja, man liekas, jau 2. nedēļā jau prom. Tas ir tāda dārga ekskursija. Jo viņai vēl bija pilnā pakotne, visa telta, visa pārējā. Tas tur bija kaut kā tur, laikam, 3,500 vai 4,000 kopumā. Tad tā pilnā paka, ko piedāvā šis tūroperators, ir nodrošinātas teltis bāzes nometnē, ēšana vietējā nosacīta kafejnīcā, vai ne? Duša, tualete? Nē, duša mums arī bija pieejama vienkārši arī šajā te mazajā pakotnē, bet tās lielās pakas ir arī augšā starpnometnēs teltis jau sagatavotas, uzceltas, tu vienkārši ej un kāp. Jums tad, es saprotu, bija līdzi vairākas teltis, ko jūs varat uzcelt savu mazo bāzīti kaut kur, tur atstājat, nākat lejā. Jā, tieši tā, mums bija 3 teltis kopumā līdzi. Viena, kas bija bāzes nometnē visu laiku konstanti, ko mēs uzcēlām un pēc 44 dienām nojaucām. Un tad bija 2 teltis, kuras mēs izmantojam šos te gājienos, kurus mēs nesām augšā uz nometnēm, uzēja augšā, uzcēl telti, paliec, no rīta pamosties, nojauc teltu, atkal ietvēja augstākā, atkal ņem visu telti līdzi. Pirmkārt, tam ir jāsagatavo vieta, kas ir svarīgākais, jo ne visur. Jo labākās vietas jau, protams, ir šīm konstantām teltīm jau saceltas, un tā, tu nokal ledu, sniegu, noroc visu. Un ja tu esi uzgājis pirmo reizi tur 6 kilometriem, un tev tur ledus jākapā nos, ir ko pastrādāt. Kā saka cilvēkiem, 4 reizes uzsitā ar lāpstu pa zemi, un tu esi aizelsies. Jo, teiksim, runāt arī tie no tiem fizioloģiskiem rādītājiem, teiksim, arī visu laiku, kā jau visiem pulksteņiem uz rokām skatos, kad respektīvi, tu esi tur kaut kādiem 6 kilometriem, tev ir 110 sitieni minūtē, sirds vienkārši pumpē visu laiku. Rezultātā vienkārši tā dīvaini, ka tu uzēji tāds 4 reizes uzsit, tu apsies jau tur 130, jau tāds normāls fitness jau sanāk. Un mēs tam teltīm, kā es saku, bija grūti, bet tas ir tas, kā manā skatījumā vajadzētu cilvēkiem tajos kalnos iet. Nevajag tādā komercijā iet, bet vajag tomēr, visu pašam izdarīt, cik vien maksimāli iespējams. Mēs jau daudz ko esam izrunājuši, bet es atgriezīšos atpakaļ pie tā, ka jūs vēl neesat helikopterā. Tas droši vien bija arī tāds diezgan liels piedzīvojums vispār no tās pilsētas nokļūt tur. Jā, lidmašīnā sāk tur piesprādzējamies, nolaižam tur roku balsi. Te nav jāsprādzējas. Turies vienkārši. Faktiski, jā, tu turies, lai somas nekrīt virsū, un tu vienkārši esi tādā kopējā, bezmazliet kā autobusā, trolēbusā, tā kā bezmazliet. Un pieredze interesanti, lidojums nav ilgs no tās mazās pilsētiņas, bija kaut kādas tur pusstundas augšā, jā, nolaidāmies, protams, ātri viss jāizkrāmē, skaisti, viss helikopteris, viss tāds, un tad tu saproti, ka tu esi 4,3 km augstumā, uz 40 plus dienām. Un tad ir tas, kā es saku, tāds spēriens pa dibenu, kad tas brīdis, kad saprot, ka viss sākās. Tagad ir tas brīdis, kad būs smagi, grūti, augsti un tā tālāk. Tu iepriekš nebija bijis tik augstos kalnos. Es pieļauju, ka tu biji vispār iztēlojies pirms tam, kā tas aptuveni varētu būt un ko tas varētu nozīmēt, vai
kā tu tikko teici, šīs bija tiešām tāds realitātes spēriens pēcpusi, ka tu tagad nevari pat īsti panest somu, ir diezgan grūti, tev priekšā ir 40 dienas tādos apstākļos, kādos tu nekad neesi bijis, un mēs par tiem apstākļiem, kas tur vēl uz priekšu seko, par to mēs vēl parunāsim. Kā es saku, es biju skatījies, man tā liekas, tās abas virsotnes kaut kādas 1000 reizes YouTube, kur cilvēki ir filmējuši un skatījušies un kāpuši un centos savā galvā vizualizēt, kā tas būs. Un, protams, tās bailes no tādas neziņas, kāds ķermenis norēģēs, bija diezgan liels. Jo, tāpēc arī tā aptieciņa, ko es sagatavoju, tur mums bija viss faktiski, ko var dabūt legāli, nelegāli. Un receptēm un vispārējo tā, ka tiešām, ja kaut kas notiekās, tad tu varēsi palīdzēt gan sev, gan komandai. Bet bailes bija diezgan pamatīgas, tīri no tā augstuma, nevis tīri no tā tehniskās puses, bet tīri kā tam ķermenim būs, jo, teiksim, vēdera problēmām, kāpēc arī Matīsam bija tik daudz kilogramu nost, viņš faktiski visu to periodu vienkārši bija problēmas. Faktiski mēs tur cīnījāmies. Ko mēs viņam tur izsilīcīgi gēles, man teiks, mēs visi izbarojām jau pirmajās dienās, un tad mēs tur pārgājām uz smagu artilēriju, un vienkārši tā kā, viss tas ķermenis nereģē. Un tagad mēs nobraucām lejā uz dušām, bet es gribēju tev runāt tā. Tā viņš saka, tā viņš tāds, beidzot ir saturs. Beidzot ir saturs, vienkārši pēc pusotra mēneša. Un tad saproti, ka tomēr tas ķermenis kā kuram norēģēja, kurā situācijā. Un tas bija tāds pa to augstumu, jā. Bet tīri tādā, augstuma ziņā, temperatūras ziņā, es biju gatavojies. Un zinu to, ka man nesalst, jo es esmu arī ziemas alpīnismā gājis, arī zemākos kalnos, lielos augstumos, un tā kā, tur ir bijis ok, tā kā, bet vairāk tīri pa to altitūdu saucamo vienkārši, kā tam ķermenim būs. Bet es, sakojot līdzi tev sociālajos tīklos, saprotu, ka tu īstenībā diezgan nopietni šim gatavojies, tādā fiziskā ziņā, visa gada garumā. Fiziskā ziņā centos. Bet, kā mēs zinām, augstkalniem tu jau nevar sagatavoties, ja tu nekāp uz augšu. Bet tīri tādā muskuļu spēka ziņā, stabilitātes ziņā, locītavās, tur centos uzturēt sevi maksimāli labākajā fiziskajā kondīcijā, kāda iespējams. Lai nav tā, ka pēc pirmā izgājiena kaut kas sāp, pārslodzes un teiksim, kaut kādas tur stulbas neuzmanības, traumas un tā tālāk nenotiekās. Tad tādā ziņā tava programma bija laba pirms šī gājiena. Tā sanāk. Tu jau kā fizioterapeits noteikti zini, ko darīt pirms tam. Nē, es vienkārši zinu vājākās vietas jāsev, kuras viennozīmīgi arī iepriekšējos kaut kādā zemākos gājienos ir lekušas ārā, un tu vienkārši centies viņas nostabilizēt. Un tīri arī tādā pašā kāpšana ziņā vienkārši, tur uz vietas esot arī saprotu, kā atsildīties, iesildīties pareizāk. Kaut atsildījos man nevienu reizi pēc 44 dienām. Bet tīri tādā ķermeņa sagatavošanas ziņā, tu jau piefiksējā tos sīkumus un tu centies palīdzēt sev. Un komandai, jo mazam meģam arī mums bija problēma, ka mēs nākot no Kožiņovskas lejā, viņam nenormālāko krampi sarāva ikras vienkārši. Tā, ka sajūt, ka viņš kaut pārplīst. Un tad viņš diezgan smagi kliboja lejā. Un tad mēs arī tur vietējo doku ņēmām palīgā un tur sateipojām viņam to kāju un centāmies palīdzēt, jo bija vēl šaubas par to, vai viņš nāks uz Samoniju ar mums kopā. Viņš sākumā bija tā doma, ka viņš iesāks to pirmo dienu un skatīsies, kā tā kāja ies. Ja viņi būs galīgi slikti, tad viņš griezīsies atpakaļ. Bet vispār pirms tā brauciena, tev bija tas komandas mediķa tituls iedots. Diezgan loģiski. Par laimi, par nelaimi, bet jā. Ņemot vērā tavu izglītību, tas ir loģisks lēmums. Vispār apzinājies tajā brīdī, ka tu esi viens no tādiem svarīgākajiem cilvēkiem komandā. Tu pārvaldi aptieciņu, un tu palielam esi gandrīz vienīgais, kurš zina, kā to pielietot. Nē, ir jau visiem valdiem jau tā pat pieredze diezgan liela ir uz medikamentiem, un sarakstīns jau saprotams, un es arī to aptieciņu biju sakrāmējis tā, ka, ja kaut kas arī man notiekās, tad jebkurš atverot vaļā saprot, kurā brīdī ko darīt. Bet cik lielām briesmām, vai kam tu biji gatavs tādām aptieciņas ziņā? Aptieciņas ziņā saku, vienīgais, ko es nezinu.
mirušo diez vai es atdzīvinātu līdz galam, teiksim, tādā smagākā formātā. Tur vajadzētu to pirmo palīdzību sniegt, tad jā, bet tīri, teiksim, sākot no šūšanas komplekta, ja, teiksim, kāds kaut ko ir iecirts, to pašu leduscirkni dzelksnī vai kaut kur uzplēsis vai pāršķelts kaut kas bez problēmām savākt kopā no medikamentiem. Tur faktiski viss, dexametazons, viss, kas ir augstkalnu slimībai. Un tas pats diekarps un viss pārējais, tu uz vietas jau ir, tu esi gatavs. Atkarībā no situācijas. Es saprotu, ka jums tādas situācijas izvērtās tur. Jā, vairākas. Bet tātad jūs aizlidojāt bāzes nometnē, jūs pavadījāt apmēram 2 dienas. Mēs pavadījām 2 dienas, jā, un tad mēs sākām sagatavot to programmu, kas bija kāpiens uz Vorobļevu paredzēts līdz 5300. Paredzēt nakts augšā un pēc tam mēģināt sasniegt Vorobļevu virsotni, kas ir 5,6 kaut kas tāds. Un klausoties no tie, kas jau bija paspējuši jau kāpt tajā Vorobļevā, tur bija tā situācija, ka tā virsotne diezgan ledaina bija, un tur daudz aizgāja tikai līdz tam 5,3 pārnakšņu un nāca lejā. Un tad mēs aizgājām līdz šim 5,3. Tur es, kā jau iepriekš to stāstīju, ieraudzīju pirmo reizi samoniju virsotni un sienu, visu, kas tur ir priekšā. Un, kā es arī jau teicu, tas, kad tad tu saproti, kur tu atrodies, kāpēc tu tur atrodies, un saproti to, ka bļāviens šits tev biedē, un tad to sāc apzināties to vidi vēl vairāk. Un tad mēs pārņemšojām šajā 5300 klimatizāciju pirmo, un tad jau no rīta mums sākās the fun part, saucamais. Ok, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mūsu komandas biedrs Mārtiņš nevis no rīta izkāp no telts, bet izrāpo. Un jā, tur var redzēt, ka cilvēkam ir šī faktiski jau augstkalna slimība, viņš ir dezorientēts. Faktiski nesaprotu, kur atrodas, un tad mēs sākām pirmos glābšanas darbus savam komandas biedram. Sadalījāmies momentā, uzreiz diezgan ātri noreaģējām, kas manā skatījumā ir fantastiski. Ņemot vērā, ka mēs tikko esam satikušies, mēs uzreiz, tur valdes ved lejā, es pieslēdzos, mazais Edža Matīs paliek augšā, visas mantas savāc novāc, visas telts, visu, viņi pēc tam pieslēgsies mums. Valds gāja pa priekšu, Mārtiņš turējās pie valda mugursomas, es biju iesējis šajā kordeletā Mārtiņu no mugura puses, lai piebremzētu, ja kaut kur izslīd, un sākām transportēt viņu lejā pa nobirām. Jā, un vēl pie tam mēs nogājām no maršruta, nogājām milzīgu loku, kur nevajadzēja iet. Izvedāt ekskursijā, Mārtiņ? Izvedām ekskursijā, jā, bet mēs dabījām līdz helipadam, līdz ledājam lejā, jā, kas tur ir tāds emergency helikopteru laukumiņš maziņš, jā. Un mēs tāds, tur atcinām Mārtiņš jau sāk pamazām jau atapties, un mēs izdomājām apsēsties tā helipādu. Ko mūsu komandas biedri izdomā? Kas notiekās? Kāpēc jūs sēžat tas helikopteru glābšanas laukumā? Un viņiem sākās panika augšā, un rācijas mums nebija tajā izgājienā pirmajā līdzi. Komandas savstarpējās. Un viņiem bija ļoti liela panika tajā brīdī, ka mēs tur vienkārši sēžam, nekustamies uz helīšu laukumu, un mēs pat neaizdomājamies, mēs vienkārši apsēdāmies. Un tad veiksmīgi arī aiztransportējām tālāk Mārtiņu līdz šai bāzei, pamatbāzei, kur aizgāja pie doka, dexametazonu iedeva viņam tur vienu ampulu, un pamazām viņš mums palika 2 vai 3 dienas bāzē. Kamēr mēs pārējie turpinājām šo klimatizācijas ciklu uz Koržuņevskas virsotnes pusi. Un es domāju, tur arī Mārtiņu runāsi. Viņš arī pats mums vairākas reizes teica, ka tas bija tas brīdis, kad viņš gribēja doties mājās. Tā kā tādā depresijā iegāja, ka tu sēdi, ka tu tuņās netiks līdz komandai un vispārējais. Un viņš saka, ka viņš bija gatavs tajā brīdī bez mazajā heļuka jau doties jau lejā. Jau vienkārši tās 2-3 dienas viņš tur nosēdēja, kamēr mēs bijām tajā pirmajā ciklā izgājuši. Bet visu cieņu Mārtiņam, viņš pēc tam, kad mēs nācām lejā, viņš jau mums nāca pretī. Bet vispār jums kā komandai tas noteikti arī bija tāds pamatīgs reality check. Kā es tev teicu, mums ejot uz Avicenu, vispār nevienā brīdī komandā nebija tādas
varbūt nedaudz sliktāka pašsajūta. Jā, tur Naurim drusciņi bija, man arī bija, bet nekas tādā līmenī, ka ir jāved komandas biedrs pavisam lejā, un tev tā ir noteikti arī bija vispār pirmā pieredze redzēt dzīvē. Jā. Kalnu slimību. Jā, un īpaši, ja Mārtiņš pasaka, viņam krāsas spilgtākas vēl liekas, tad tu sāc jau vēl vairāk satraukties, jā. Bet, kāpēc tas tev lika satraukties? Faktiski varētu būt, ka pirmā smadzeņu tūskas jau tāda simptomātika jau, ka parādās, ja cilvēks tiešām pasaka, viņus caur saules brillēm tev viss liekas košāks pēkšņi daudz. Pēc tam Mārtiņš Malacis, jā, mūs pieķēra līdz klimatizācijā, iznāca un beigās kaut kā līderis mūs gāja pa priekšu visiem, tāpēc, bija diezgan interesanti, ka mums pirmajās, varētu būt pēc tā izgājiena, jo pirmajās dienās mums virtuves galvenais pavārs, atceros, mēs tur sēdējām ārā pie teltīm, kaut ko tur brokastis gatavojām, viņš tā uzšvilp, tā kā tādiem suņiem. Viņš uzšvilp vienkārši tās, eidīsiet. Un tad viņš mums atnesa, atceros, labāko no visiem ēdieniem, makarons ar vistas filēju un kaut kādiem tomātiem. Vienkārši tādu milzīgu pļotu, kas palicis pāri no vakardienas. Mums iedot tādu milzīgu pļotu makaroni, viss mēs tāds perfekti vienkārši. Un pēc tam, pēc tiem visiem turpmākajiem glābšanas darbiem, jā, tur tālāk. Tas stāsts aizgāja vēl lielāku labklājību no visas bāzes. Bet vispār jūs bijāt vienīgā kompānija, kas tā autonomi centās dzīvot? Nē, bija vēl pāris kompānijas, kas bija pat cilvēki, kas nevis lidoja helikopteri, bet viņi bija kaut kur viduspusē atnākuši, viņi bija uznākuši lejā no pilsētas, jā, jo tu var uziet tur kaut kāds 5-6 dienas, kad tu nāc augšā, jā, bet, ņemot vērā mūsu to pārtikas apjomu, ko mēs nesām. Ja mēs iet augšā, tas būtu visticamākais pretējo pusi gājis. Jums jau noteikti vajadzētu vēl vairāk pārtiku līdz tām 5 dienām, kamēr iet augšā. Bet bija pāris kompānijas, jau tie paši īrāņi, turpat tās blakus mums dzīvojas, kas briesmīgi skaļi beigās uzvedās, klausās mūziku, tur viss tur skaļi runā, un galvenais, ka runā 2 džeki teltī visu laiku vienlaicīgi. Es nezinu, kāds ir iespējams, ka tu visu laiku vienlaicīgi runā pa nakti, un tad mēs tur no sākuma dusmīgi bijām, bet pēc tam, tā kā mēs tur vienu Irāni izglābām, tad mēs tur arī iemantojam viņu atzinību, un viņi tā beigās tur bildējāmies kopā, un volejbolu spēlējām un vispārējā, tā kā. Bet bija kompānijas, kas arī centās dzīvot šajā te formātā. Jo tajā pamatbāzē tu jebkurā brīdī var aiziet paēst. $25 pa vienu ēdienu reizi. Tad. Bet jūs gatavojāt paši? Mēs gatavojam sākumā paši. Sākumā. Bijāt sadalījuši pavāru maiņas vai kā? Jā, bija maiņas no sākuma, kas galīgi nestrādāja. Nezinu, kāpēc no sākuma strādāja, pēc tam nestrādāja, pēc tam aizgāja kaut kādā tādā autonomā plūsmā. Vienkārši, kurš ātrāk atnāk, tas sāk gatavot, kurš grib, tas gatavo vienkārši tādā formātā. Bet pēc tam izglābjot kāpējus, mēs dabījām bāzes galvenā atzinība. Un viņš uzreiz... Jūs pielaidi pie galda. Viņš pielaidos pie galda līdz beigām. Jā, mums bija pilnībā faktiski bāzē līdz pašai ekspedīcijas beigām. Tā kā mēs izglābām gan Lietuvu, gan Turku, faktiski bezmaksas ēšana. Visas tās dēsas un putras pavelti uzvestas augšā. Nē, tās jau izgājienos mēs ēdām. Kaut ko iemainījām pret kaut ko atdevām kaut kam, bet faktiski. Labi, cik aklimatizācijas dienas jums bija līdz pirmajam mēģinājumam uzkāpt Koržņevskā? Tā kaut kādas 11 kopsumā sanāk. Ap kaut kādām 10, 12, ja es nemaldos. Jo mums bija 3 izgājieni. 3 reizes mēs gājām augšā lejā pa vienu to pašu maršrutu. Briesmīgi. Jā, tā ir viena no lietām, kura man ļoti, ļoti nepatīk. Man patīk staigāt pa jaunām neiepazītām vietām. Tad var iet gandrīz vai vienalga cik ilgi un vienalga cik tālu. Bet ja tu jau kuro reizi ej pa vienu un to pašu vietu un zini, kur tev ir jānonāk un kur jānonāk atpakaļ, tas ir arī psiholoģisks tāds baigais treniņš. Mums pacēlās tas jautājums arī par to, vai otrajā reizē gadījumā neiet līdz virsotnē. Jo zinot to, ka jākāp būs 3. reizi pa tām pašām nobirām augšā, kas visu laiku slīd un upei pāri jāiet un lēdājas briesmīgs, kas ir birst akmeņu visu laiku kuluāri un tev visu laiku jāiet cauri 1 reizi, 2 reizi, 3 reizi.
pilnīgs kosmos. Cik starpnometnes sanāk līdz Koržņevskas virsotnei? Koržņevskai un Samanijā abām divām ir 3 starpnometnes. Viens ir 5-3, 5-6 un Koržņevskai 6-3 augšējā nometnīte. Pirmā tu ej pa akmeņiem, tur kuluāri akmeņi visādi pa nobirām uz augšu, tad paliec uz akmeņiem, pēc tam tev sākās otrais ir akmeņi plus ledājs, paliec uz sniega jau augšā, un pēc tam jau aiziet jau virves, sniegs un 6-3 jau ir augšā jau. Un pēc tam jau tālāk jau aiziet jau uz virsotni. Tajā otrajā izgājienā es biju tas, kuru vajadzēja glābt. Aklimatizācijas laikā, ja? Aklimatizācijas laikā, jā. Otrajā izgājienā bija tā situācija, kad viss bija forši, uzgāja augšā, pašsajūt forši, tu jau tajā gājienā pa ledāju saproti, ka tavs temps bišķi iepaliek. Tu esi bišķi lēnāks, tā kā it kā viss ir ok, bet tu esi lēnāks nekā komanda, un tad jau tu sāc saprast, ka kaut kas nav labi. Bet tu ceri, ka būs viss kārtībā. Uzgājām līdz nometnē, jā, iekārtojam teltis, palikām pa nakti, viss forši pēd, viss it kā labi jūties no rīta pamosties, un tu jūti, ka tev galva ir vatē. Un tas brīdis, kad tu tur 8-10 reizes centies sistēmu uzvilkt, tu jau saproti, ka kaut kas nav kārtībā, ka tu netiec iekšā, jā. Un ņemot vērā, ka tev vienkāršā sistēma, kas ir super vieglā klipsīšana, kur nav problēmas uzvilkt. Bet, jā, un tad jau arī piefiksēja komanda, kad bišķi tāds apātisks paliek, jā, bet nebija tik trakā Mārtiņam. Varēja pats paiet un nevajadzēja transportēt. Iesējāmies, ņemot vērā, ka pa ledā jāiet lejā. Iesējāmies virvē un gājām lejā. Un tā lēnu garu klumzājot, tiku līdz pirmajai nometnē, kur palikām pa nakti. Arī pamosties viss kārtībā. Tā kā viss ir ok. Bet tā sajūta ir tāda interesanta, jā, ka tā kā es saku, tu būtu kāds 3-4 pudeles ar konjaku izdzēris. Viens pats un saka, te taisni. Jā, tā situācija tajā otrajā gājienā saprot, ka Mārtiņam bija slikti, tev viss slikti, kas būs tālāk. Tev tagad jāiet lejā, tev ir atpūtas diena un tu atkal jāiet vēl augstāk, kāds ķermenis noreģēs. Bet beigās bija ok. Nogājām lejā, atjaunojāmies, pēc tam gājām trešo gājienu, kas bija jau uz virsotni, ja? Nē, man tas bija vēl viens cikls. Mums vajadzēja pārnakšņot 2 naktis 6-3, bet tā kā mums bija glābšanas darbi jāveic. Tad bija jāiet lejā, jā. Tad mēs nācām 1 dienu ātrāk lejā, jā, un tur arī mēs tikām līdz 6-1 augšā 3. gājienā. Un tā situācija, jā, kad, ko jau Valds arī bija sociālos tīklos rakstījis, kad sauc palīgā augšā un kad ir slikti cilvēkam. Tur tā situācija vispār interesanta. Mēs bijām 6-1, un tur ir tāds maziņš plauktiņš ar vienu telti aksē uzcelto, kas ir kā starpnometne. Tur ne tad Turks vai Irānas sēž iekšā tāds gados. Un tad Valdes ar mazo eģu uzkrāja augšā palīgā turku glābtajā, kas bija palicis 6-3, kuram jau otru 2 dienas viņš bija sēdējis teltī vienkārši. Viņš vienkārši pamests. Neviens neiet palīgā. Mazliet pastāst vairāk par to situāciju. Jums ir saziņa ar bāzi visu laiku? Jā, kā jūs uzzinājāt par to, ka tur ir cilvēks? Komandai, kas iet ārā, bāzi rācijas iedod. Tā saziņa 8, 12, 4 un 6 vai 8. 8 laikam vakarā bija. 8 vakariņu laikā. Un, jā, bāze vienkārši pasaka, kad ir 3. nometnē cilvēks, kurš jau sēž tur dienu vai 2 teltī slikti, un neviens īsti nav, kas aiziet palīgā. Un tā kā mēs gājām tieši augšā, Valds uzreiz noreģēja, jāiet palīgā, skatīsimies, kas būs. Un ņemot vērā, kad mēs ar Matīs un Mārtiņu tādu bišķi lēnāk bijām, ņemot vērā, ka Mārtiņu jau bija slikti, bijis nesen, man arī, tad mēs palikām tajā 6-1. Tur, protams, nav vietas teltī rots. Izkapājām teltī vietu, jā. Un uzcēlām teltu, un tikmēr Valdes ar eģu uzskrēja augšā palīgā. Tur sanāk diezgan daudz, viņiem tas temps labāks un ātrāks, un saprat to, ka būs ok, plus vēl viņu skābekļu balonu nesko bāzes zemāk bija nometnē, palūz, lai uznes augšā. Un es domāju, ka tur arī Valdes ar eģu vairāk varēs izstāstīt. Tur tā situācija, jā, ka uzgāja augšā un atrada to turku, viss kārtībā, tur iedod skābekli. Turks vispār nerunā angļu valodā, it kā jauns džeks, bet vispār nerunā angļu valodā, tā komunikācija nekāda.
Un pēc tam vēlreiz izsauca, jā, jo mēs, kā rācija bija izsauca vēlreiz, kad lietuviešu džeks nāk no virsotnes lejā un no rīta ir atsaucies un visu dienu nav atsaucies. Un tā viņi tur vakarā viņu bija medījuši, bija ieraudzījuši gaismiņu tālumā, gājuši vēl augstāk pakaļ un beigās, jā, viņi tur bija atraduši, viņi tur bezmazē uz ceļiem tupjot un sāka transportēt lejā uz to 3. nometni. Beigās tev viena cilvēka glābšanas rezultātā ir 2 cilvēku glābšanas rezultāts. Bet viņiem tur interesanti, jā, tur Džeki izstāstīs vairāk par to pašu augšējo glābšanas procesu. Un tā viņi dabūja lietuvieti uz 3. nometni, pārnakšņoja. Visi tādā vienā teltiņā? Nē, tur vairākas tajā 3. nometnē, tās, kas ir aksē teltas sabūvētās. Un pārņakšņoja, un tad viņi no rīta nāca lejā, un jau mēs jau bijām gatavi, skatījāmies, kā viņi nāk lejā, un arī gatavi pieslēgties, palīdzēt. Nu, protams, es jau saprotu, ka jums pašiem tādas 2 domas vispār nebija skaidrs, ka ir jāiet palīgā cilvēkiem, bet kaut kur pakausī bija tā doma, ka šie izgājieni, nu, jums arī kaut ko var maksāt. Mēs jau smējāmies, jā, par to, ka vai mēs būtu darījuši tieši tāpatās virsotnes dienā viennozīmīgi. Jo, es nezinu, manā skatījumā, tu neatstās. Tā virsotne tur būs, tu vari uzkāpt vēlāk, tu arī neizskāpt, tu atbrauks nākošajā, iznākošajā gadā, tu uzkāps tajā kalnā, bet tas cilvēks tur ir, un viņš vairs nav te. Līdz ar to palīdzēt viennozīmīgi mēs būtu jebkurā gadījumā palīdzējuši, bet par to, vai tu domā tajā brīdī palīdzēt vai nē, nebija tādas domas vispār. Mēs momentā vienkārši sadalījāmies. Valdes viņš pasaka, mēs ejam, jūs paliekat, visu būvējam, mēs visu autonomi strādājam, darbojamies un centīsimies tām cilvēciem palīdzēt. Bet tajā stāstā interesantākais tas, ka tas džeks, kas bija pie mums blakus, bija turka čoms, ar ko viņš kopā kāpa. Tanī nometnē, kur jūs palikāt? Tajā zemāk nedaudz, jā, tos 200 metrus, jā, viņš bija vienkārši viņu atstājis. Viņš bija 2 dienas atpakaļ, kāpis kopā ar viņu un viņu atstājuši. Viņš pēc tam, tas nav mans čoms. Viņš izlikās, ka viņi nav pazīstami. Jā, un viņš gribēja nākošajā rītā jau iet lejā. Mēs sakam, nē, vecīt, pagaidi. Tā kā tev tuņos reku, tavu čomu vedīs lejā. Nē, he's not my friend. Vienkārši. Un mēs tās saka, tu vienkārši sēdi te, gaidi vienkārši. Un atnāc un beigās, čau, un viss. Un vienkārši viņš reāli bija to džeku, cik mēs sapratām. Viņš arī vispār angļu valodā nerunā, bet mēs sapratām, ka viņš bija vienkārši atstājis viņu. Viņi bija kāpuši kopā, viņam bija palicis slikti, viņš bija ticis līdz tai 3. nometnē, tas jaunais džekiņš, un tas vecais bija vienkārši ticis zemāk. Viņš gribēja vienkārši pakluso nošot lejā, ķipa, Pakluso? Nopietni? Jā, un mēs bijām šokā vienkārši, un tāpēc tas ir tāds, ko mēs galvā vienkārši tāds likām kopā. Tāds, kā tas ir iespējams? Vienkārši tu kāp kopā cilvēku un vienkārši viņu pamet. Ir slikti, bet vienkārši viņu pamet. Es domāju, kādas tādas cilvēciskās savstarpējās attiecības varēja pēc tam būt tiem 2 turkiem? Ļoti labs jautājums. Vīt kā pēc tam sēdēja pie viena galda ēda. Bet, jā, saka, tas tāda. Tā realitāte parādās vienkārši. Nezinu, varbūt cilvēks nobies, varbūt viņam arī bija slikti. Nekad jau nevar zināt, kas tur apakšā bija. Bet tā, ka tu pasaki, ka tas nav tavs čoms un tu viņu neizkāpis kopā, bet tu esi viņu kāpis kopā, jums ir viena rācija bijusi un vispārējais. Tas manā skatījumā nav pieņemami. Pēc šiem notikumiem atceries, kurā datumā bijāt virsotnē? 3. augusts. 3. augusts. Jā, 3. augusts. Maršruts interesants īstenībā bija tas īpaši no 3. nometnes uz augšu. Bija skaists ledus traverss. Skaists. Ļoti nepatīk. Tāds milzīgs tāds, kad tu saproti, tur izslīdējis, iecirsties, varbūt ir jēga, varbūt nav. Visticamākais, ka nav vienkārši noslīdējis lejā, bet bija ļoti skaists laiks, vienkārši bija augsts, nenormāli, bija tāds prognoze ar baigi labā bija tāds pavējains no rīta tīpaši, bet bija skaisti tiešām, saulīt uzliec bez mākoņiem, perfekti apstākļi, bet vējš. Un tā secība, kā mēs uzgājām, bija Eģa, Mārtiņš,
Tad bija pēc laiciņa es, un pēc tam Valdis Matīs nāca uz augšu. Virsotne, Kožiņovs, ka mēs visi no sākuma domājam, ka būs akmeņaina, būs tāds akmeņaina kaut kāds šaura maliņa, un būs tāds tā diezgan, teiksim, pastāvs, bet bija pavisam otrādāk. Samonī bija akmeņainas, un Kožiņovs, ka bija tās vienkārši kupols apaļš. Un, tas pats kāpiens un virsotnes pēdējā metri es atceros. Kožiņovs, ka bija smaga, ņemot vērā, ka tas bija pirmais 7000-nieks, tas, ko es arī klausījos, arī podkāstā esmu šajā te, ko tu esi arī stāstījusi, ka tu ej un skaiti soļus. Un domā ik pa kādām 20 minūtēm, kāda vēlna pēc es te atrodos. Kādēļ es neesmu normāls cilvēks, kas aizbrauc uz Šrilanku pasauļoties, tur papeldēties tās, un tu ej, un tu vējš pūš, un tu stampā, un tu skaties augšu, Džeki jau augšā eģu ar Mārtiņu, un tev tur ir kā 400 metri, 400 lūži ne, bet tur 200 metri jākāp uz augšu, un ir grūti, un tev jau visi ir, jau gribās jau griezties atpakaļ un salst, un viss cieņa Eģama Mārtiņa, kas mūs gaidīja kaut kāds 40 minūtes faktiski augšā. Sasaluši ragā gandrīz vai? Jā. Tāpēc vislielākais paldies, jo mēs uz pēdējā tā pauguriņa ejot, mēs sagaidījām visus, un tikai tad mēs sākām iet uz augšu, lai mēs esam tiešām tādi visi kopā. Un par to vislielākais paldies viņiem. Bet, es tā domāju, fiziskā ziņā Kožiņovska pret Samonī, Kožiņovska man bija grūtāk. Fiziskā ziņā. Tā kā tie pēdējie metri tīri, tāpēc arī, ka klimatizācija nav līdz galam, tu ej uz 7000. Bet Samonī smēlē. Es vienkārši dragāju. Tad droši vien jau organisms bija sapratis, kur ir ievilkts. Jā. Tīpaši tur to stāvāko lāpstē, kas skaitās tā pēdējā sniega nogāzīt pirms akmeņiem. Vienkārši no sākuma es gāju kā pēdējais. Mēs trietā gājām Valdis Matīs, es, jo Eģu Mārtiņu jau pirms tam bija uzkāpuši. Ņemot vērā, ka man zābaks bija, saplīs, sala kāja. Es tā Matīsam saku, nē, vecīt, es eju uz tevi, saku, es tev apzīšu. Bišķi kā ātrāk tempumu vajag, man citādi kāja atsals līdz augšai. Un tu kāpa to ēnas pusi, un tur augšā saulīts pīt. Un tu gribi tur augšā nokļūt. Tu zini, ka tur ir vējiens, bet tu gribi tur nokļūt. Un es tur sāku rītīgi močīt, tur tā diezgan stāv tā siena. Un tikko es Valda aizmugurē, un saprotu, ka Valds ar bišķi lēnāk iet. Saku, ne, Valda, vai es tev arī apdzīšu. Es gribu ātrāk tikt tai saulē vienkārši. Tad reka tev tomēr sala, jā? Kāja, tā Kāja viena, tieši. kur pūta iekšā tieši tā prāvēs lēdzēja, plus vēl sniegs iekšā nāca, un tā viena kāja sala nenormāli, jā. Tāpēc rāvēs lēdzēja svarīgs apakaļ. Bet varēja arī kaut kādus apsaldējumus dabūt, ne? Jā, tāpēc es centos ik pa laikam to kāju pacelt, tur pirkstiņas pakustīm papurinu viņu, bet lielāks es centos to tempu turēt, lai tas pūls diezgan augsts ir. Un beigās pa to sienu uzmēlus, un beigās tur kaut 40 minūtes tajā saulītē salu. Gaidīja pārējos augšā, jā? Gaidīja pārējos, jā, bet tur vēl vairāk pūta vējš un bija augstāks, bet tas ap sirdi paliek silt, ka tas saule spīd. Un ir ok, un jā, tā kā. Bet Kožiņovska nākot lejā, es atceros, jā, no Kožiņovskas virsotnes nākot lejā līdz tai 3. nometnē, tu vienkārši eksistē. Tā kā tiešām, tu saproti, ka tev jābūt uzmanībai tādai, lai tu nenokrīt kaut kur neizslīt, tev tas pats ledus starovis pretējā virzienā jāaiziet. Un tu nāc lejā un es atceros pēdējie kaut kādi 400 metri līdz bāzē vienkārši. Es pat neatceros, kā es aizgāju. Tu vienkārši tāds planē. Tāds soli lietas, kaut kur sagrīļojies, tu vien lejā, bet tu planē realitātē. Un atceros, kad Eģu bija pirmais teltī, jau diezgan ātri aizgājis, pēc tam Mārtiņš, un faktiski es Mārtiņu, tur kaut kādas 3-4 minūšu atšķirībā iegājām lejā bāzē, 3. nometnītē. Un atceros nogāju, es kaut kādas 15 minūtes vienkārši tāds apsēdies teltī. Tāds, kas tikko notika, kur es biju, kur es atrodos, kas notiek. Un te kaut kāds otrā elpa atnāca, un tas džekiem sāku, tas, kas bija arī, man ties LSMā iemest tas video, kuras tos čipolēta sīpola zupiņu sāku taisīt vienkārši tur. Es tā domāju, tas jāuztais, tas rītīgi, tur bekoniņā apcepsim, tur skatliņā, tur sīpoliņiem, tur tādu rītīgi, tādu sātīgi to zupu uztaisīs. Un
tagad pēdējā pasākumā, jā, ka mēs sēdējām samarkārdā, mazais Edžors pateica, ka tā zupa viņu izglāba reāli tajā dienā. Nu, ka tiešām viņš bija tur pārsals nenormāli, tu dabū tādu kaloriju bombu, kā es saku. Puskilograms sīra zupā iekšā, un tu māc iekšā. Bet bija smagi. Kuršņos tiešām beigas bija ļoti smagas, pārāk. Starp citu, jā, mēs visu laiku par tādām tehniskām lietām runājam, un nevienā brīdī es tev neesmu paprasījusi, cik smuki bija. Smuki ļoti. Ļoti, kā var redzēt, Instagramā bildēs un telefonā, jā, bija ļoti smuki. Mēs arī centīsimies, jā, komandu izdosies filmu samontēt, parādīt tiem cilvēkiem reāli tiešām to kalnu vidi un skatus. Un tā kā mēs nācām no Samonī, mēs jau šo arī pacēlām jautājumu. Mēs visi apraudājāmies kaut kādā brīdī. Reāli, tiešām. Nu, tā kā tu ej un tu vienkārši skaties, fuck, tik smuki vienkārši. Tā kā te pa to pašu platonu vienkārši tev tur asars teka zem brilai. Ka nesasalst. Bet tiešām, tie skati vienkārši fantastiski. Saka, tas plato vienkārši, pamir plato uz Samonī vienkārši, es saku, tāda seriāla sajūta. Tur visi tie saulēkti un saulrieti vienkārši, tu esi tā kā uz vienkārši citas planētas. Un arī pēc Instagram skatoties, cilvēkiem patīk saulrieti. Pēc sirsniņām, jā. Cikos jūs izgājāt, ejot uz virsotnēm? Noteikti saulēkts arī redzējāt. Kožuņauskā mēs izgājām, cēlāmies 2 vai 2:30, izgājām 3:30 vai pat 4. Man teiks, mēs tur bišķi aizkavējāmies, jā. Kamēr brokastis taisa? Brokstīm ir tā, ka neēdām baigi. Vismaz uz virsotnēm tiešām tu padzer tēju, iet kaut kāds cepumiņas un nē. Bet, jā, tās dienas, lai cilvēks saprot, garas. Ļoti garas tās dienas virsotnes ir īpaši no Samonī nākot lejā. Mēs bija paredzēts palikt uz 6-9 no virsotnes nākot, bet tā kā mēs visi negribējām tur palikt, mēs gājām uz plato pataisno, uz kas ir 5 kaut kas. Visi negribējāt palikt? Kāpēc tā? Tāpēc, kad Mārtiņš ar mazo Edžu, viņi jau bija dienu iepriekš uzkāpuši. Un viņi jau tur būtu pavadījuši jau 3. nakti. Un viņi saka, Edžam tur galvas sāk sāpēt mazajiem, jā, Mārtiņš ar slikti gulēja. Un tad mēs sapratām, ok, mēs esam izbesījušies, bet vēl vienu nakti viņiem tur salt augšā, saka, vai maucam lejā vienkārši. Un jā, tad mēs tur paņēmām mantas un gājām lejā. Par naktsmieru, par gulēšanu, kā ar to bija? Man īstenībā pašai tā bija nepatīkamākā daļa tajā visā, jo kamēr tu darbojies, tikmēr varbūt tu nepievērš tik ļoti uzmanību tām savām kaut kādām ķermeņa reakcijām, un tad, kad iestājas miers un ir nakts, tad tu jau dzirdi, kā tu elpo, varbūt pat jau kā tev tā sirds sitās, un tad Kas man tā kā traucēja naktīs, bija tā uztrūkšanās augšā no miega dēļ sajūtas, ka tu neelpo. Ka tas skābeklis tev nepietiek, un tad tu uztraucies augšā un atelpojies gārds pēc tā gaisa, un tad atkal mēģini iemigt. Un tāda tā nakts saraustīta. Šāda sajūtas man nebija. Vismaz man. Laimīgais. Matīs krāts tā kā konstanti. Matīs mums tad viņam bija labs miegs vismaz. Viņš uz Madeiras bāzes nometnē bija uz 2 brokstīm no visām dienām. Jā, tā kā viņam miegs bija viss kārtībā. Par šo tēmu aizelšanos man baigi, es arī piefiksēju vienu lietu, kad tu virs kaut kādiem 6,000 tu ēd batoniņu un tev jāievelk gaisa, ka tu viņu košļā. Tā ir tā dīvaina sajūta. 2 reizes pakošļā, un atkal var turpināt košļāt. Vienkārši, ja tev trūkst tā skābekļa, vienkārši tas tāda interesanta sajūta, jā, kas nebija justa. Kurā brīdī tev parādījās tā svinīgā sajūta? Virsotnē? Vai tad, kad tu biji nonācis uz pirmo nometnīti? Kurā nakšņot? Tā svinīgā sajūta, ka mēs konjaku atkorķējām, bija pirmajā nometnē. Tā palaidām uz rīņķā un paspiedām rokas un apsveicām, bet tā rītīgā sajūta, ka mēs bijām pašā bāzē lejā, kad labi, tur certifikātas tur vienalga, bet tev paspiež roka, tu esi bijis, tu esi atnācis atpakaļ un viss ir kārtībā, un tad arī ir tā sajūta. Bet tā rītīgā sajūta bija otrajā dienā, sēžot no rīta pamostoties, jo es biju no tiem cilvēkiem, kas agri ceļās. Ja visi tur ceļās uz brokstīm,
pirms 8, tas jau tur pusē 5, 4 jau tu esi augšā sēdi, tur bāzē kaut ko tur rakstopašu dienas grāmatu, jo mums bija kopējā dienas grāmata, kas arī būs interesanti palasīt pēc tam visiem, un mēs tur centīsimies kaut kā to visu parādīt. Jo katru dienu mēs kāds no grupas rakstīja, ko tu esi darījis, kas gājis, kas kāpts un vispārējais. Un otrajā dienā, jā, es atceros izkāpt no telts, kaut kā tur 5:30 saulīt lec, un tu skaties uz Samoniju, tu saulīt lec, un tu tur sēdi tāds. Pastāsies muguras, un tu kaut šķiņos, kur tu esi bijis. Tāds, šī tes arī uzkāpšu. Un tas bija tas brīdis, jā, kad tu apzinies tāds, es biju 7,000 kaut kas rastīt augšā, un bija ok. 7,105. Jā, 7,105 es tur biju augšā, un bija ok, un bija forši. Nu, bija grūti? Vai tādā brīdī jau tas grūtums ir aizmirsies? Tad jau ir aizmirsies, jā. Tas pats, kas arī tagad pēc Samonījuma, pēc šī tā visa braucēja, mēs tad smējāmies. Nu, kā 2-3 mēneši, tad tu var sākt domāt kaut ko tālāk, jā. Bet, jā, tas tāds, saka, otrā diena, jā, ka mēs bijām nonākuši lejā, bija tāds... Jā, šis tas moments, kad es apzinos, kur es biju. Un tas es domāju, vai man tur vajag tālāk iet. Jo es šaubījos, jā, vai kāpt tālāk, vai nekāpt. Jo tur tie stāsti, kas bija no šiem te cilvēkiem, kas bija uz vietas nometnē, kāpušo Samoniju, nu, nekās pozitīvas. Tur kopsumā grūti, smagi, fiziski nāk, viss tā. Tur viens džekiņš, kas atnāca nometnē, viņš tas sēž acis liels, vienkārši 2 dienas vienkārši. Faktiski viņš tā kā tāds zombijs izskatās, kad es nonācu tur no 7 dienām kāpšanas, kā rezultātā tu sāc šaubīties. Un tas bija tāds brīdis, jā, ko vajadzēja padomāt. Tāpēc mums bija labi, ka mums bija paredzēts 3 dienas ar atpūtu, bet tā kā laikapstākļu lokus pamainījās, nedaudz papīdījās, tad mums bija 4 dienas beigās ar atpūtu, kas bija tāds arī pozitīvs restarts iedots. Kā ar to grupas iekšējo sadzīvi? Šo jautājumu mēs arī pacēlām. Mēs sakām, ka bija slikti kopsumā. Iekšējā sadzīve bija slikta grupai? Tāpēc, ka mums nebija neviens strīd pa 1,5 mēnesi faktiski. Tāpēc, ka mēs neesam nobriedusi grupa, jā, kā mēs izspriedām, jo mēs nedabujām, jā, to kārtīgo konfliktu, kā, nu, nevar 1,5 mēnesi, kā es saku, nodzīvot 3 kvadrātmetros cilvēku nestrīdoties. Nu, tas nav, nu, kāds kaut ko paturēja pie sevis kaut kādos momentos. Līdz ar to, kā grupa un kā komanda manā skatījumā, mums vēl kur augt ir nedaudz attīstīties. Līdz pirmiem lielajiem strīdam, ja? Jā, mums vajag. Mums vajag kaut ko tādu, kas iedod nedaudz asumiņu, jā. Bet emocijas bija kaut kāda mazie tur ķīvēšanās par kaut kādiem sīkumiem, par Eģo Mārtiņu tur pakasījās, kad kā Eģam telts jānes, Mārtiņš krāmējās lēnām, viņš atkal nevar savākt telti, kamēr Mārtiņš nav sakrāmējies. Un tādi mazie sīkumi, jā, un tur ūdens, sniega kausēšana ūdenim un tāds, nu, bet nekas tāds traks, bet es domāju, ka komanda mēs bijām dažādi, bet fantastiski cilvēki. Tiešām, mēs bijām dažādi tiešām, mums bija vienkārši tādi kontrasti vienkārši, bet Matīs, teiksim, ok, viņš fiziski bija lēnāks no visas grupas, bet viņš vienmēr atnāca joku katru reizi. Viņš visu to ceļu domāja, varbūt to joku. Jā, viņš atnāca, un mēs katru reizi gaidījām, kas šoreiz būs par iemeslu. Viņš tāds sēžam, tas nav godīgi, tev ir vairāk atpūtas pauzes nekā man. Nu jau Latvijas laika iet, viņš ātrā izskriet, viņš atpūšās. Tā vienmēr ir tam, kuram temps ir mazliet lēnāks. Visi viņu sagaida un tad sāk iet. Jā, viņš saka, tu te vispār nestrādā, tu te atpūties vairāk nekā ej. un jā, bet katru reizi jā, bija kaut kāds humors un tas mikroklimats kopsumā bija ļoti labs, fantastisks tāds tiešām. Gājiens uz Samoniju virsotni, nu kā tas pagāja? Interesanti. Ar vienu vārdu nepietiek, jā. Ļoti interesanti, ņemot vērā, kad
Šogad, jā, tas maršruts bija pavisam atšķirīgs, cik mēs tur sapratām no citiem gadiem. Tīri tehniskā ziņā, kāpēc arī tās dienas ir vairāk. Tur kaut kas izmainīts bija maršrutā? Faktiski plaisas jaunas un sniega apjoms un tas brīnamais gabals pa sniegiem, tur faktiski, kas arī deva klāt. Bet, ja Kažņevska bija 6 dienas kopsumā, es nemaldos, sākot no bāzes, izejot augšā un nākot atpakaļ. Tad šeit mēs bijām 8 dienas prom, 8,5 dienas prom faktiski. Un sakrāmēt somu 8 dienām un noskaņoties uz 8 dienām augstuma, sniega, vēja, bez dušas un tā tālāk ir diezgan sarežģīti. Un tu sāc apsvērt, jā, vai vajag vai nevajag un kāpēc to vajag. Bet pirmā diena pavisam vienkārši. Mēs izgājām pēcpusdienā līdz tam pašam helipadam. Tas pirmais posms, kas ir Samonī maršrutā, jāpāriet pāri ledājām un pat tā kā lāpsti jāiet uz augšu līdz akmeņiem, kur ir ļoti liela lavīna bīstamība. Un līdz ar to, ņemot vērā, ka sezonas sākumā tur pirmā grupa dabūja akmeņus, ledu un vispārējo pa ķiverēm, ejot 2 naktī, tad mēs izdomājām, ka mēs labāk no rīta agrāk iet, ka vēl augstāk tā temperatūra ir. Un tad mēs kaut kādos 4 startējam ārā. Un iet pa tumsu augšā, pa ledu aplaisām, un tu zini, ka tev kaut kas augšā karājās. Un kaut kas var birt, un tu visticamākais neredzēsi, ka kaut kas birs. Ir tāda diezgan interesanta sajūta, un tu tur centies faktiski skriet krosu ar smagu somu augšā pa ledāju pāri plaisām. Tāds kārtīgs rīta fitness. Pēc tam diena ir augšā līdz sniega līnijai. Faktiski mēs uzgājām pat nedaudz augstāk. Uzbūvējām telts, paliec pa nakti, un tad arī tāds ļoti garš sniega kāpiens ar virvēm, plaisām, jāiet uz augšu, kamēr tu tiec līdz šiem te gruģiem, krūtīm augšā un tā ir tāda vieta, vai ne? Kur ir tāds nosaukums. Nevis vienkārši, lai cilvēki saprot, par ko tu vispār te runā, kamēr tu tiec līdz krūtīm. Jā, tu jau Matīs smējās, kāpēc mēs nepalikām uz krūtīm? Kāpēc mēs ejam uz plato, ja mēs varam palikt uz krūtīm? Un jā, mēs uzkāpām līdz šīm te krūtīm augšā, kas tāda augstākā vieta, ko no bāzes arī var redzēt. Un palikām tur, sniedziņā, smuku, forši jauku, forši tādu ieplaku atradām. Un tad ir tāds monotons sniega kāpiens, nenormāli garš. Tu visu laiku ej, skaties vai nu dibenā, vai nu tukšumā. Kolēģim, jā, un kamēr tu ties līdz šim te plato, un pēc tam jau aiziet tālāk tas maršruts. Bet... Es saprotu, jā, ka tas Pamira Firna plato ir kaut kas tāds, ko īstenībā, jebkurš gribētu redzēt. Jā, viennozīmīgi. Ja nezinu, Itālijā Komo, tad Pamira plato. Jo tā sajūta tur, ka tu pieeji pie šiem te krūšu malām nosacīti un skaties to Pamira plato, tāda sajūta, ja pievēr acis, tā kā milzīgs ezers ar kalniem apkārt tiešām, tā kā līdzīgs Komo, tikai 10 reizes milzīgāks. Un, ja tu skaties, jā, un pēc tam, kad tu ej lejā uz to Pamira plato, vienkārši tāda milzīga pļava, vienkārši pļava. Sniega pļava. Sniega pļava, jā. Kaut un cik es sapratu laikam, ka tur arī ir situācijas, kad ja laiks ir sils, tad ir tā kā ūdens. Respektīvi, slapšs paliek tas viss, tāpēc arī nevis viņam iet pa taisno pāri, bet tā kā tev sanāk tas milzīgs stundas gājiens gar pašu malu. Jā, apiet apkārt tam pusezeram, jā. Un tā vieta ir vienkārši sirreāla, tā kā, ka tu tur uzcel telti, vienkārši, tā kā tu sajūti, ka tu esi cits planētas. Man pāris reizes dzīvē bijis, jā, ka tev ir sajūta, ka tu esi kaut kādā citā planētā. Tā kā pirmoreiz, teiksim, tajā pašā vadīruma tuksnesī bija vienkārši, ka tev ir smilts un tev ir klīnis tāds vienkārši, kas notiek, kā kaut kāda Marsa sajūta. Tad šis kaut kas līdzīgs vienkārši, tu esi tādā sniega klajumā milzīgā, kuram bez mazliet galvu neredz, un apkārt tev ir kalni milzīgi vienkārši tāds. Un saulrieti un saulēkti vislabākais, ka tur iespīd sauli. Tas ir vienkārši fantastiski, vienkārši, viss tas lauks, un protams, tur dabiskās vajadzības nokārtot ir sarežģīti, ja vējš pūš, bet kopsumā, jā, tā vieta vienkārši, tiešām tāds kaut kas nereāls, vienkārši, tāds neaprakstāms, grūti. Tie, kas redzēs bildes, tie varas apsīties. Instagramā pieejams. Bet, jā, saka tā, tiešām, tas
fantastiska vieta. Cerams, ka dronu kadrus dabūsim no kolēģiem, ko mēs sarunājam, kas tur dronu lidoja, lai atsūta priekš filmas materiāli, jā, bet tiešām nereāli. Tad mēs tur pārnakšņojam. Un tad atkal, kas notiekās, tu kāp uz augšu, lai arī cik pārsteidzoši tas būtu, tu kāp uz šo te dušam B, kas ir 6-9, no 5 kaut kas, tu uzēji uz 6-900. Un arī tāds milzīgs sniega kāpums uz augšu. Vienkārši ej, un tu tiec vienam paugurnam pāri, un tev ir nākošais paugurs, un nākošais paugurs, un nākošais paugurs. Tāda psiholoģiska cīņa. Psiholoģiski samonī smēl vienkārši pēc kožiņausku dienu pret nakti. Jo tiešām tāds fiziski un psiholoģiski ir nenormāli grūts kalns vienkārši. Tev sanāk uz augšu, uz leju, uz augšu, uz leju, uz augšu, uz leju. Protams, skumji bija redzēt korpusu, kas tur stāvēja aprakts vienkārši šis te cilvēciņš, kas bija aizgājis bojā šajās sezonā, turpatās blakus teltīm, un cilvēki turpatās sēž, dzer tēju, ēd, un tev telts ir pusmetra no līķa, kā es saku, cilvēkiem bieži vien galvā tā nesaprotam, bet tā vide ir. Mēs kādu stundu pagaidījām, un tad jau mūsu komanda pusīte nāca lejā no virsotnes. Jā, izstāsti lūdzu, kā jums tā sagadījās, ka jūs sadalījāties, ka viena daļa komandas uzgāja iepriekšējā dienā 12. augustā, un pārējie uzgāja 13. augustā? Tas iemesls bija pavisam vienkārši. 12. augustā solīja perfektu laiku. Jo mēs sapratām, ka Matīs ar es un Valdis, mums tas temps bija nedaudz lēnāks tajā visā kāpienā, ka rezultātā mēs sapratām, mēs jau tā jau ietaupījām vienu dienu, jo mēs uzgājām nedaudz augstāk nekā vajadzēja iepriekšējās dienās, bet sapratām, ka mēs uz 12. Mēs varam uzmaukt līdz 6-9, bet diez vai mēs aiziesim uz virsot nākošajā dienā. Tad jūs jau bijāt sadalījušies pa ceļam? Mēs bijām sadalījušies jau faktiski pirms dušām B, pēc Pamira plato. Mēs palikām zem dušām B vienu naktī, tur kaut kādi 600, nemaldos tur tāda maza starpnometnīca, 600 palikām. Es, Valdis, Matīs, un Eidža Mārtiņš ar Ivanu kompānijā trietā, viņi aizgāja. Viņiem tas temps labs, viņi ātri bija, labi jutās, un mēs teicām, ok, ejiet. Ja būs ok, viss super, vienkārši 12. labākā prognoze, 13. baigo vējo soli ap 45-50 km/h. Un tad bija tas moments, kad mēs sapratām trio, kas mēs palikām, kad varbūt mums nebūs virsotnes šīs. Jo tie laikapstākļi prognozes, kad nekas labs nesolījās. Un tad arī bija vēl tāda situācija no iekšējās vides, kad Valdis pateica, ka Matīs paliek lejā, jo temps ir pārāk lēns, viņš tur slikti baigi jutās, un viņš diezgan daudz atpalika no mums tajā dienā. Tad bija pat tāda situācija, ka ja kas un jūs tomēr ejat, Matīs ar jums neies. Matīs palieks, jā. Kā Matīs ar šo sadzīvoja? Kā var cilvēks sadzīvot? Protams, bēdīgi pasaka, bet tā ir tā kalna realitāte, ko es arī saviem kursantiem saku, kad, ja es redzu, ka nebūs, tad nebūs vienkārši. Nav jēgas riskēt, kāpēc neuzkāpt 3 cilvēkiem, ja var uzkāpt 2 no 3. Bet kā tu tā no malas vari zināt? Varbūt tā cilvēkā iekšā ir ļoti daudz tās emocionālās gribas spēka rezerves. Tā droši vien katrs domā, kuram pasaka tā. Jā. Bet vienkārši tu redzi vienkārši fiziskā, ja tev cilvēks atpaliek vairāk pa stundu no trio, tas ir daudz. Stundai daudz, ņemot vairāk tas vēl no virsotnes gājiens, tad, ir kā ir. Un tā Valdis pateica, kad, tiemžēl Matīs paliks, bet tad Valdim laikam pa nakti nāca atklāsme, nakšņojot mums trietā. Varbūt Matīs maigi sabīļoja, apskāva. Un nākošajā rītā pamodās, un no rīta mēs esam uz brokastojiem, viņi tad zaugšņš, viņš saka, viņš tāds, ņemot vērā, ka mums jau nāca Kostja Igora aiz muguras, viņi atpalika vēl nedaudz vairāk, tā kā viņi bija uz plato palikuši, mēs jau bijām 600 jau augšā. Un viņš saka, viņi ir lēnāk, tā kā mēs varbūt varam paspēt uziet, ja mēs laicīgi izējam.
Un tad Matīsam tas iedod tādu baigo būstujā no rīta, un tad gājām atkal Valdis, Matīs, es aiz muguras, lai tas temps slēgt tāds vienās turos, lai arī Matīsam motivācija ātrāk iet. Un tikām līdz dušām B augšā, jā, un tad mūsu džeki jau nāca lejā, apsveicām ar virsotni, protams. Laikapstākļi bija saulaini, bet bija vējš lielāks nekā bija solīts. Un diezgan daudz uz kurs, kā džeki teica, arī pūta. Tad mēs palikām dušām B. Un tad mēs 3 vai 2, man liekas, mēs cēlāmies, vai 2:30, un 3 kaut kas izgājām ārā. Un tad arī sākās tas kāpiens augšā, jā. Arī briesmīgs sākums maršrutam. Jo tev liekas, ka tev tā nometnē ir šeit, un tev tā siena ir šeit, un pat taisnu aizies uzreiz to kāpšanas posmu, bet tur tāds atkal stundas vairāk gājiens, pa tādu milzīgu sniegu apkārt, tur tādu, kamēr tu tiec atkal traversā pie tiem akmeņiem. Uz leju forši iet, kad tu ej no rīta atpakaļ. Madējais grūtākais no visas virsotnes posms, kad tu nāc atpakaļ pa tiem sniega pauguriem. Bet sākām iet, jā, tikām līdz tam stāvākam sniega posmam pie paša maršruta, un tad jau, kā es iepriekš minēju par šo te kāpšanu augšā, kad Valdis, Matīs, es sāka salt kāja, aizgāja Matīsam garām, pēc tam Valdim, tikām līdz korītēm. Sagaidīja, Matīs uzkāpa, uzpīpēja. Wow! Jā, viss cieņa. Smēķēšana kaitīga. Bet, ja tu vari uzpīpēt, cik tur gan arī 7 kilometros, tad vairāk pat pa 7, tur 7,4, man teiks, pa 7,3. Ne, 7,3, man teiks, tur tās koras ir. Un, jā, sagaidījām un kāpām augšā. Kora fantastiska. Patīk tādas koras, ka tev vienā pusē kaut kā 300, kaut kā 200-300 metru taisna siena lejā, tāda smuka sniegot ledus. Otrā pusē tev ir kaut kādi 15 metri bremzēšanas ceļš sniega un pēc tam akmeņu krauja. Un tad tu tāds saproti, ka tāds, šī ir laba vieta, kur nekļūdīties. Un tad mēs arī tikām līdz tai virsotnītē, jā, un forši un skaisti un skati fantastiski, jo tu Kožuņovsku redzi vienkārši fonā, vienkārši tāds, un tas plašums milzīgs, un skatītājiem ieteikums netaisīt vaļā kombuču 7,5 kilometros vaļā, jo viņi strādā kā putaparāts. Jo pēc tam bija visas brilles ar putām vienkārši aizsaluši ciet. Jā. Ja tu atvēr vaļā muņus 7,5 km, viņi kā putaparāts izšaujās ārā visi. Nu, labi uzzināt. Jā. Un starp citu, vēl viens pa Kožuņovsku runājot, putniem garšo kombuču, starp citu. Jo mums bija nolikta Zabroska, respektīvi mantas, paslēptas, 6 kilometros zem sniega, tur viss aprakts. Un putni bija atrakuši vaļā, pārknābuši buņģu, kombuču. Man bija zeķis slaps, kas bija atstāts siltās, cigaretes viņa ēda arī, starp citu, jā, bija Matīsam cigarešu paciņu saknābāti, jā. Un nelieši tādi bija aizvilkuši, respektīvi, vai vējš pēc tam papurinājis, aizvilcis otru maisiņu pāri nogāzēju, un mēs tur pazaudējām diezgan daudz mantas, jā, Matīs siltos dūnu cimdus, es savus krūtākās sniega brilles slēpošanas, un tās diezgan liels zudums aizgāja mīnusiņā, bet tas vēl bija Kožuņovskā, turpceļā, jā. Uz augšu, jā. Būtībā viss pasākums vēl sākas, un tu paliec bez sniega brillēm, Matīs bez biezajiem cimdiem. Kā es saku, augs jāatstāja. Jā, labāk, lai tās ir sniega brilles un cimdi nekā kaut kas cits, jā. Nu, patiesībā jau tev arī ir stāsts par šo, par to, ka cilvēks arī paliek kalnos. Jā, šī sezona, kā es saku, šajā galā katru gadu laikam, cik saprotu, kāds tur paliek šajos te kalnos. Jo, ka es skatījos arī to procentu reitingu, tur diezgan augsts, arī šis te mirušo kāpšanas reitings ir diezgan augsts šajā te samonī. Bet šogad, jā, cilvēks viņam, cik mēs laikam sapratām, vēl jau, protams, patoloģija no taisīta, bet sirds apstājās. Viņš bija uzkāpis virsotnē, 40 gadu vīrietis, uzkāpis virsotnē, nonācis līdz 106,9 un vienkārši apstājās sirds, jā, un tad tur, kas bija kolēģi uz ietas, centās viņam palīdzēt, bet neveiksmīgi, un tā arī viņš tur palika 6,900 un
2 nedēļas, aprakt zem sniega, turpat tās bāzes nometnē, viņš tur stāvēja, gaidīja. Nevis bāzes nometnē, bet tā augšējā pēdējā nometnē pirms... 6900, jā, kas ir. Un pēc plāna it kā nebija paredzēts viņu transportēt lejā šajā sezonā no sākuma, bet beigās tomēr sanāca tā, ka tajā pēdējā gājienā bija diezgan daudz labu kāpēju augšā tieši uz plato, kas arī mēģinās virsotnes sasniegt, kas varētu palīdzēt. Un bija džeki, kas tiešām tie, kas tur palīdzēja to sākuma posmu, tur kāpēja pamatīgu pieredzi. Tur tiešām tādas virsotnes kāpuši, kad vienkārši, kas ne pirmo cilvēku nes lejā, kā teikt. Un tad viņi 4. bija no 6,900 viņi bija dabūjuši līdz faktiski, negribu samalot, man teiks 4. līdz krūtīm pāri lejā līdz akmeņiem. Tas ir pārsvarā, lai cilvēki saprot, lai tu mirušu cilvēku transportētu vai cietušo, tev vismaz vajag tos ap 20 cilvēkiem, kas var mainīties visu laiku regulāri un transportēt lejā, bet viņi 4. bija 4 dienas cīnījušies, lai dabūtu šo cilvēku lejā, lai tiešām tā ģimenei, kā es saku, būtu vienreiz tikai savus tuvinieks jāapbedī, nevis 2 reizes, ka tu viņu tagad apbedī un pēc tam, tā, ka viņu dabū atpakaļ, lai uzreiz to var izdarīt. Un, viņi bija dabūjuši līdz akmeņiem, pēc tam bija vēl pieslēgušies cilvēki no šīm pēdējās nometnes, kas zemākā 5,3 vai kaut kādām kāpēkām. Un tad mūsu Latvijas komanda palūdz aiziet palīgā. Mēs, protams, mēs esam atpūtušies, izkāpuši savu visu plānu un, protams, ka jāiet palīgā cilvēkam un komandai. Un tas gājiens arī līdz šim helipadam, kas lejā pie ledā ir... To arī Valds bija rakstījis, kad nekad es arī nebiju redzējis tik priecīgs cilvēks un nogurušs vienlaicīgi. Kad viņi 4 dienas to korpusu nesuši lejā, tu esi tikko pēc virsotnes, tu nes korpusu lejā, kas ir gandrīz 90 kg plus vēl viss iepakojums, to jālēž, jāceļ, jāžumārē augšā un kad mēs nogājām pie helipada, viņi nebija pat telts celuši, viņi vienkārši uz akmeņiem gulējuši guļamaisos un pienāca Eidžo Mārtiņu. Viņš saka, labrīt. Viņš saka, jūs atnācat palīgā, super, priecīgs maids. Viņš saka, jā, bet reku vēl 7 cilvēki nāk, mēs aiz muguras vēl nākam. Un tad viņi tur vispār vienkārši staroja, ka mēs pieslēdzāmies un faktiski mēs no šī ledāja posma līdz bāzē arī faktiski Latvijas komanda ar Kostju un Igoru vēl pieslēdzās klāt, un mēs viņu arī faktiski 7 cilvēki arī līdz galām faktiski varētu teikt aiznesām. Visiem akmeņiem un nobirām un tāda saudabīga pieredze, kā es saku, nekas pozitīvs, bet tā ir tā realitāte. Kā es saku, cietušo būtu, manuprāt, grūtāk transportēt, jo tur būtu jāuzmanās vairāk, bet korpusu tu nes kā vari vienkāršāk un vieglāk un ātrāk. Jā, detaļās neieslīgst, man tu jau to izstāstīji, bet noteikti daudz un dažādas pārdomas pēc šitik bagātas pieredzes kalnos. Jā, katrā ziņā apdrošināšana viennozīmīga vajadzīga, jo tā situācija tāda arī, ka šajā gadījumā gan transportēšana, gan vispārējais vienkāršāk krietni. Jo viņš ir. Bet tu gribi teikt, ka viņam nebija apdrošināšana? Nē, viņam bija apdrošināšana. Viņam tīri helikopters. Tīri, lai dabūtu no bāzes nometas lejā pēc tam uz pilsētu, jo viņš pat taisno uz dušām tika vests. Jo apdrošināšana visu tur helikopteru nosedz no visu pārējo. Jā, tā situācija, bet tīri tādā glābšanas ziņā apdrošināšana šādos kalnos, tur, kā es jau to teicu, tur, ja kāds būs palīgā, tad atnāks palīgā, ja nebūs, tad tā apdrošināšana tur ne silts, ne augsts palielinām. Jo helikopters tik augsts tur nelido, viņiem tas pats viens tur ir, un kā rezultātā jāpaļaujās uz apkārtējiem. Tāpēc labāk ir labas attiecības ar bāzes kāpējiem. Tas ir viens no noteikumiem, jā? Kā atbraucot uz bāzes, sāc draudzēties ar cilvēkiem. Faktiski tā arī ir, jā, jo pa lielām, tur, es domāju,
ņemot vērā, kā mēs tur visu izdarījām. Ja mums būtu kaut kādas problēmas, domāju, ka tur būtu gan vietējie gidi, gan arī kāpēji, kas tur bija. Es domāju, ka nākt mums palīgā jebkurā situācijā vienkārši. Bet tu nevari būt tik drošs. Es ceru. Naivi ceru. Jo tu taču pats stāstīji tā situācija ar tiem turkiem. Jā. Pa lielam tu nevari būt drošs, ka kādam citam cilvēkam neuziešana virsotnē, viņš savu virsotni iemainīs pret tavu glābšanu. Jā, tas, ko es to minēju par Samonijas top, pirmie, kas gāja augšā, kad tur bija cilvēkiem slikti, viņi pasaka, ok, paliec, gaidi augšā, tur tie, 6, 9 vai tur kaut tie 6 sēdi gaidi, tas nekas, ka tev tur slikti. Saku, mēs uzkāpsim, nāksim lejā, tad mēs iesim lejā. Un tur arī baigi caur rācijām mēs klausījāmies, jā, un bijām arī šokā, ka tu saproti, ka dažam tas sportiskais ir svarīgāks nekā tas cilvēciskais faktors. Un tā ir tā izvēle cilvēkiem, vai tu esi labs kāpējs ar daudz virsotnēm, vai tomēr labs cilvēks, kas ir daudz cilvēks izglābis. Pēc šīs gan skaudrās, gan skaistās pieredzes, kāda ir tā sajūta tevi vilina augstkalni, vai tomēr labāk pieturēties pie kaut kā zemāka? Tas ir jautājums, ko mēs arī pacēlām. Bet tā situācija tāda, kad vilina, bet estētiska kāpšana vairāk, laikam es varētu teikt. Man patīk tādi skaisti kalni. Skaisti kalni, kur ir... kur nav tas, ko es minēju, ka tu tev tur tāds 50-50 izies, neizies. Būs lāvī, nebūs noslaucīs, nenoslaucīs. Katrs, kurš kāp, kādam tur kāds nomirst, vai tomēr kāp kaut ko vienkāršāku nedaudz, skaistāku, baudu to procesu vairāk. Bet augstkalni vilina. Kur tu to inventāru likšu tagad? Ja kādam vajag zābaku vienu... tad mēs varam piedāvāt, bet pa lielam, ir tas ir pavisam kaut kas cits, gan fiziski, gan mentāli, tas ir pavisam kaut kas, tas nav tur Alpus aiziet, izskriet ātri un uzkāpt kaut kur, un tas ir tomēr tāds process, kas ir savā ziņā meditatīvs, jo tas ir ilgs. Bet kas tev labāk patīk, tāda tehniskā kāpšana? Vai, tu stundām ilgi ej pa sniegu, skaiti soļus un mēģini sev pierunāt tos soļus spērt uz priekšu? Ņemot vairāk, es gan darīšu. Tāpēc tu vari salīdzināt. Vairāk tāda alpīnā kāpšana, kur tiešām tie soļi jāskaita. Tas tev patīk? Jā, tas monotomais, ilgstošais, smagais darbs, kur tu ej un dzīvo tādā autonomā vidē vairāk tiešām, kur ir. Tas tāds. Skarbi. Tas ir tas, ko tu par sevi uzzināji šajā braucienā? Jā. Jo tas tev bija pirmais. Jā, un to, ka man ļoti patīk ēst. Garšīgas lietas. Jo tas tiešām tas ir tas, ko mēs tur ik pa laikam pacēlām jautājumu. Vienkārši, ko tu gribētu apēst? Tagad burgeru kārtīgi. Kas ir tās lietas no ēdiena, kas visvairāk pietrūka? Es saku, tas tiešām tāds gaļa un bet desas jums taču bija? Desa, bet tāda tiešām būtu steiki kaut kādi. Šašliks. Šašliks, to mēs daudz apēdām Taģikistānā. Pēc tam, jā, bet tādas desertīgas lietas vairāk prasījās tiešām. Man bija pārstie travellanči pudiņi paņemt līdz tāds, bet ko to ķīseli, teiksim, mums arī Kožiņovskā kāpjot viena krievu dāma arī, kas tur strādāja uz vietas, viņa uzcienāja mūs ar ķīseli siltu. Ķīseli, vienkārši. Ja tu esi bārs nosals, tad to ķīseli saldu. Tu nosteigāši tādu bombu, un tāpēc, kad mēs nonācām lejā, tagad, kad mums bija tās pārtīgas rezervas jāiztukšo, mums bija 2 ķīseļu paciņas, un mēs uzvārījām 3 litrus ar ķīsēm. Mēs trietām vienkārši 5 minūtēs viņu izdzērā. Vai visa šīs ekspedīcijas laikā bija arī tāda salcērīga sajūta pēc mājām? Tā, ka riktīgi jā. Mums visiem bija. Valdim pat bija beigās. Labi, viņš jau bija cik sanāk 2,5 mēnešus prom pa lielam jau, bet bija vairākas reizes, tāda sajūta, kad gribās mājās.
Bet saprotu, nē, tomēr vēl kaut kas jāizdara. Bet, kad mēs braucām prom no bāzes nometnes pirms helikoptera, bija ļoti skumīgi. Tiešām visi mēs bijām tā kā skarbie veči, bet ar asarām acīs. Bārdām noauguši, bet slapjām acīm. Jā, slapjām acīm, jā. Un tas nav no vēja, no helikoptera. Bet, jā, bija tiešām skumīgi. Tā kā tu saproti to, ka tu tos cilvēkus, visticamākais, nekad vairs dzīvē neredzēsi. Jo tur daudz rīks no stāfa arī nestrādās nākošajā gadā. Bet tu saproti, ka reāli tiešām, tagad tas galvenais džekiņš, kas mums tur ēst gatavo, viņš arī teica, tā kā, es varu nosaukt, no kurienes tu esi un kā tevi sauc, vienkārši visu nometni faktiski. Un viņš viss ir iepazinis, un viņš mums centās pat mūsu formas maiciņu nopirkt, jo viņam patika nenormāli. Mēs teicām, nē, tā ir forma, to nevar nopirkt, jā, bet viņš to cītīgi centās, jā, un tu saproti reāli, tā kā, cik forši tie cilvēki ir, teiksim, arī, es tu no rīta agri ceļos vienkārši vai uz to bāzi, tur pasēdiet internetā, teiksim, paņemt internetu vai tur parakstīt kaut ko. Un tu tur sēdi 5 no rīta, un tur jau tas stafs jau tur ūdeņus vāri, jau tur termosiem vispārējo. Un broks ir 8, un tev pavārīt vienkārši pienāk atnes vienkārši silts cīsiņas vārīts, vienkārši iedot tev vienkārši, neko nesakot vienkārši. Un saprot, tas bļāvies nice. Un, jā, un tas stafiņš, jā, visi vienkārši super sirsnīgi. Tur valsts, tur valsts dejoja, tur ar vienu dāmu visu laiku, viņiem tur bija tā savu piedušanās tāda, jā. Un tā kā tu faktiski nenormāli daudz cilvēks centies tos kontaktus atcerēties un piefiksēt, teiksim, ko tu tur vairāk esi runājis, tur apmainīties ar visiem tur sociāliem tīkliem un komunikācijām, teiksim, teidžu arī jau to pašu Mantas lietuviešu džekiņu, kas pirmais uzkāpa Samonī šogad augšā. Jau kaļ jau plānus, jau uz priekšu, jau respektīvi par to, kas kur kā un ko varētu apvienot kaut kāds, un mums vēl te pavīdēja doma, ko valsts arī ko ieminējās, kad mēs varētu uztaisīt Baltijas komandu, respektīvi lietuviešu igauņu un padomāt kaut kādu kopēju, tā teikt, mērķi un vīziju, ko mēs varētu tā kā īstenot vienkārši, kas jau tāds nākošais solis jau ir faktiski. Bet bija pēc mājām sajūta. Un tagad, kad es atbraucu, teiksim, šorīt arī sēdēju vienkārši dīvānā, skatījos uz dārzu un vienkārši pilnīgā klusumā skaties baudz zaļu zāli vienkārši un priecājies. Un tagad es vakardien no lidostas braucu mājās. Vakarā arī tas, kas te notiekās. Kaut kas ir sabūvēts, kaut kas tāds, wow, jauns trotuārs. Tāds, tu saproti, jā, kad reāli pietrūk, jā, tiešām tas pusotrs mēnesis ir daudz. Ja es tagad tā padomāju, teiksim, man tagad pateikt pēc, gada brauc atkal, es padomātu tagad, uz doto brīdi savu padomātu, vai es tiešām gribu uz to pusotru mēnesi atkal būt prom kaut kur tālumā. Labi, varbūt vēl tā sajūta nav izveidojusies, bet varbūt jau ir, es tev pajautāšu. Nav tāda milzīga tukšuma sajūta pēc šī, jo tu visu gadu iepriekšējo esi pircis ekipējumu, kaut kā fiziski sevi nodarbinājis, un tev bija kaut kāds mērķis, kam gatavoties, naudu krāt, visu kaut ko darīt. Un tagad viss, tas ir beidzies. Šim procesam, jā, bet es pēc 10 dienām braucu Kalnijā. Tā kā, jā, es braucu uz Alpiem kāpt uz faktiski 2 nedēļām prom, tāpēc man ir nākošais, kur gatavoties. Tad jau tev tā māju sajūta tomēr nebija nemaz tik liela. Šis ir vairāk darbiņš. Jā, mēs nemaz tā līdz galam nemaz neiepazīstinājies tevi, skatītājus, klausītājus ar tevi. Tev tā kalnu pieredze ir diezgan gara sanākusi, vai tomēr netik ļoti? Kalnu pieredze man sanāk ir jau, es nemaldos, pāri pa 10 sezonām, kā es saku. 10+ gadi jau ir tajā visā procesā, kas notiekās. Un kā tu līdz tam nonāci? Ar attiecībām. Ar attiecībām ievilka klinšu kāpšanā, sporta turismā, un pēc tam tas viss jau aizgāja. Pirmais brauciens jau tur Dolomīti, kas ir manā skatījumā skaistākā vieta Alpos. Tiešām, Dolomītes tur es bijis reizes 6, man tā liekas, jau vai 7 pat. Katru reizi tur ir kaut kas tāds, ko tu neesi redzējis, un skaistums un vispārējais. Un pēc tam jau tur Montblanc kāpšana, un visu pēc tam aizgāja tādā ķēdītē. Un faktiski, jā, katrs gads, kad tu kaut kur brauc kāpt. Tu
Tā bez maz vai mazliet skumji to pateici. Nē, tas tāds pozitīvi vienkārši. Nu, šis gads vispār manā skatījumā, es nezinu, kaut kas, galvā laikam nav sakārtojies. Šis gads man es reiķināju, ka es šajā gadā līdz šim te brīdim es esmu katru mēnesi kaut kur bijis. Apskaužami. Priecīgi. Nu, kaut kāda komandējuma tur ārzemēs, darba darīšanas, bet lielākoties kaut kāds turismas kāpšana. Un tagad ir tas periods, kad tu kāp jebkurā atvaļinājumā faktiski kaut kur. Nu, vienalga mazāk, augstāks kaut kāds tur vietējā virsotnīte vai kaut kas tāds, bet nu, kaut kāds galamērķis, ka tu izvēlies, vienmēr tur ir kalni. Nezinu, kāpēc tā sanāk. Bet pirms šīm attiecībām, kas tev ieveda klinškāpšanā un kalnos, tev vispār bija kaut kāda interese par šo? Par alpīnismu un kalnos kāpšanu, nē. Vispār nemaz. Fiziski aktīvs es biju. Un manuprāt, tas pirmais dzinējums, kas vislabāko to starterīti iedeva, tā teikt, bija tas, ka es pirms tam maratonu skrēju. Nu, kalnu maratoni, tur... Tad tā kā kalnu vidē tu biji bijis? Kalnu vidē es nebiju bijis. Okay. Es biju Latvijas kalnu vidē bijis. Siguldas. Okay. Siguldas kalnos bijis, un līdz ar to tas bonus, viņš laikam bija tā labā fiziskā sagatavotība. Kā rezultātā tā pirmā kalnu pieredze tajos Dolomītos bija laba. Stulbs jautājums, bet tādas vērtīgākās atziņas esi apkopojis par došanos kalnos un kas tas tāds tev īsti ir. Un, protams, tas jautājums, kāpēc, Edgar, tu kāp? Tas ir tas pēdējais jautājums, kas būs filmā. Bet centīšos atcerēties, ko es tur minēju. Pirmais ir iemesls, kāpēc es to daru, ir tas, ka es ikdienā strādāju cilvēkiem. Lielākoties cilvēki, studenti, klienti, pacienti, sauc kā vēlties. Respektīvi, un tu visu laiku esi komunikācijā viņiem. Kā rezultātā tev visu laiku ir jādomā, tu esi atbildīgs par kaut ko, tu nesi atbildību. Un kalnos tu izēji no tā visa ārā, un tu koncentrējies tikai uz vienu lietu. Uz sevi? Uz sevi. Ego rītīgs. Un tu koncentrējies uz to vienu lietu, centies nenomirt, nenosalt, esi paēdis, un tev tā dzīve, varētu teikt, ir vienkāršāka, varētu teikt, nevis ar mazāku atbildību, bet ar mazāk kopumu, tā teikt, tās atbildības, bet tādu koncentrētāku. Kā rezultātā tas ir man tāds moderns vārds – restarts. Moderns, tas jau nav moderns. Nezinu, kas tagad ir moderns, bet respektīvi, tāds retrīts, varētu teikt. Jā. Tāds kalnu retrīts, kāpēc tas man patīk, un tas otrs faktors ir faktiski šis te, kad tu novērtē tās, ko mēs jau runājām, šīs te pamata elementus, vienkārši, kas tev ir doti, bet tu skaties uz viņiem pavisam atšķirīgi. Teiksim, to pašu komfortu, viss, kas tev ir, tas ir pavisam kaut kas cits. Un dažkārt cilvēkiem vajag iziet no komforta. Nevajag šo frāzi tikai pārprast. Jo cilvēkiem patīk kaut kāds trakās sacensības, taisīt tur miljonus kilometru gājiens, vienkārši nesagatavots, bet... Un trešais, tāds milzīgais, tas ir tas mērķis, uz ko tiekties vienkārši. Kad tev ir tas, tā kā tu teici, tev ir kaut kāds punkts, ko tu gribi sasniegt, gan virsotnes ziņā, gan darbības ziņā, kam tu gatavojies, kam tu nobriesti ilgāku periodu, mentāli, fiziski trenējies un tāds dzinulis, tā teikt, dzīvē uz priekšu un kalni skaisti. Skaisti, nežēlīgi, augsti un tā tālāk, bet tas ir tas, kas vilina cilvēkus tur jau tos gadus. Milzīgs paldies tev, Edgar, par šo garo stāstījumu. Man neviena brīdi nepalika garlaicīgi, bija ļoti forši tevī klausīties, un man ir prieks par to, ka jūsu ekspedīcija bija tik krāsaina, arī ar tādiem diezgan skarbiem brīžiem, bet tas iedeva tādu riktīgi lielu realitātes sajūtu tur. Un, es tev novēlēšu izbaudīt kārtīgi tavu komfortiņu šeit un tādus jaudīgus piedzīvojumus arī turpmāk. Es ceru, ka arī kaut kādā kopīgā ekspedīcijā mēs beidzot aizdosimies. Cerams, jā, viss laiks rādīs, kā ies.
Paldies, ka noklausījāties šo sarunu, un paldies arī visiem tiem cilvēkiem, kuri ir bijuši iesaistīti podkāsta tapšanā, gan ar padomu, gan ar palīdzīgām darba rokām. Īpaši paldies Rudolfam Budzem, kurš iedrošināja un palīdzēja spērt pirmos soļus podkāstu pasaulē. Paldies Artūram Meļņikam, kurš izveidoja podkāsta vizuālo identitāti, un paldies arī Joranam Einbergam, kurš parūpējās par muzikālo pieskaņu sarunās. Ja tu vēlies atbalstīt manu darbu, tad dodies uz vietni Buy Me a Coffee, kuras saiti ir atrodama šo sarunu aprakstā, un uzsauc man virtuālo kafiju. Vēlreiz paldies un tiekamies jau nākamajās sarunās.